Sveiciens visiem! Tā sacīt, Copilot apmācības. Skatos, ka mums nav liela grupa, tāpēc uzreiz saku, ka droši vaicājam un uzdodam jautājumus arī varbūt tās par jūsu interesējošiem use case'iem. Tad varēs mēģināt maksimāli arī padalīties, pielāgoties šīs te zināšanas tieši tam, kā jums tas varētu būt noderīgi. Ir tā, ka šīs mācības ir paredzētas tiem lietotājiem, kuriem ir šī te paplašinātā Copilot 365 licence, tāpēc vairums šo te piemēru ir paredzēti tieši balstoties uz šo te faktu. Un varbūt tā maza interesanta atkāpe, pirms mēs ķeramies pie pašām mācībām, ir, ka es ticu, ka vairums no jums jau zina, ka Copilot darbojas balstoties uz OpenAI modeļiem, bet vai jūs zinājāt, ka šis te dzinējs spēja apstrādāt aptuveni 100 miljonu vārdu sekundē? Un, lai to pārvērstu tādā, tā kā vieglākā izpratnē, tas ir apmēram kā izlasīt 92 reizes 1 sekundes laikā visas 7 Harry Potter grāmatas. Mēs šodien, protams, nemācīsimies par to, kā lasīt ātrāk. Tā ideja mūsu mācībām ir izskatīt šos te dažādos use cases, kā mēs varam likt lietā šo te Copilot jaudu un spēku, lai jūs varētu ikdienā darboties daudz ērtāk, vienkāršāk un kaut kādā mērā arī ātrāk. Tas, kā mēs organizējam šo te visu apmācību, kas ilgs nepilnas 2 stundas, ir pavisam vienkārši. Mums būs apmēram 10-12 slaidi sākumā, pēc tam mēs varam vaļā šo te Microsoft Copilot vidi. Mēs darbosimies dažādās Copilot aplikācijās, Teams, Outlook, PowerPoint un vēl vairākās no tām. Un mans aicinājums ir, ka jūs mēģināt sekot līdzi. Ja jums ir iespēja, tad jūs arī attiecīgi mēģināt atveidot visas šīs te uzvednes. Es ar šīm te uzvednēm mēģināšu dalīties, ne ar visām, jo atsevišķos gadījumos man ir attiecīgi uztaisīt kaut kādi faili, ar kuriem es paspēlēšos, bet jūs varat mēģināt sekot līdzi, tajā brīdī uztaisīt kaut kādiem saviem failiem kopijas un attiecīgi tīri iziet cauri šīm te lietām. Un šis kurs ir paredzēts principā biznesa lietotājiem neatkarīgi no jūsu lomām, vai jūs strādājat ar HR, vai jūs strādājat ar, pieņemsim, juridiskiem jautājumiem, tā kā jūs varat mierīgi pēc tam balstoties uz šīm te zināšanām, tās pielāgot savai ikdienai, un mēģināt tās lietot to uzdevumu izpildē, kas jums ikdienā ir attiecīgi jāveic. Pavisam dažos vārdos par mani. Man šis gads ir misijas gads, kad es aizgāju no iepriekšējās darba vietas. Es decembra beigās izdomāju, ka es vēlos palīdzēt 10 000 cilvēku tiešā veidā. Un es nezināju, kā tas īsti notiks, bet te nu mēs esam. Es ceru, ka jūs arī būsiet daļa no tiem, kuriem es varu palīdzēt. Un attiecīgi, kad šis mērķis būs sasniegts, tad es ceru, ka es jau būšu izdomājis, ko vēl vairāk var darīt savā dzīvē. Šodien mans mērķis ir palīdzēt jums saskatīt šo te Copilot vērtību un darīt to maksimāli praktiski, tā lai jūs varat šīs te zināšanas uzreiz ņemt un likt lietā. Un par pašu tad Copilot, kā es teicu, maksimums vēl daži slaidi, tad ķeramies pie aktīvas darbības. Kas tad īsti ir Microsoft 365 Copilot? Skaidra lieta, ja jūs šeit esat, jūs esat par to dzirdējuši, ticu, ka ikdienā arī jums nāks to izmantot vairāk vai mazāk. Bet ir tas uzskats, ka Copilot ir kaut kāds tur chatbots, un tas ir tas, kā cilvēki to vēl joprojām bieži vien redz. Bet pēc būtības Microsoft Copilot ir gan šis te attiecīgi asistents, gan arī saskarne vienlaikus. Asistents ir tas, kad jūs attiecīgi varat veikt visu šos te vaicājumus, uzticat šos te uzdevumus, un saskarne. Tā ir tā platforma, jeb vieta, kas nodrošina jums iespēju pieslēgties tiem visiem daudziem citiem rīkiem, kas ir šajā Copilot ekosistēmā pieejami. Tie, kas no jums varbūt tās jau ir pamanījuši, tad Copilot ir pieejams ne tikai tur standarta aplikācijās kā Word, Excel un tur PowerPoints, bet Copilot var atrast
pat Notepadā, Copilot var atrast pat Paintā, kas ir, attiecīgi, maksimāli tāds basic instruments, ar kur mēs, tie, kas ir attiecīgi tur 30 plus, ir, ikdienā piedzīvojuši, un tie, kuriem ir tur 40 plus, tā kā man tad attiecīgi ir gana daudz dzīvē redzējuši, tā kā Copilot ir pieejams daudz viskaut kur, un tāpēc tas ir arī attiecīgi kā saskarne, kas ļauj šo te darbību nodrošināt. Pirms mēs turpinām un jau gandrīz ķeramies pie šīs te fiziskās darbošanās, jums noteikti būtu vērts saprast arī tādu jēdzienu, kas tad ir WorkIQ. WorkIQ ir tāds kā inteliģents slānis, jeb smadzenes, kas palīdz Copilot saprast šo te kontekstu, kas palīdz vieglāk izprast šo te savstarpējo miedarbību starp jums un starp organizācijas citiem dalībniekiem, un tādējādi tas palīdz nodrošināt šo te jūsu lietotāju pieredzi daudz personiskāku, tas padara šo te Copilot lietošanu daudz efektīvāku un arī drošāku. Tas ir tas viss, kas ietilpst tajā WorkIQ, kā sacīt, smadzenē, jeb tādā ietvarā. Un tas, kā jau var redzēt, šeit balstās uz tādiem trim lielajiem blokiem, kas ir dati, konteksts, prasmes un rīki, un pats Copilot ir multimodeļu un arī multimodāls risinājums. Multimodāls, jo tas spēj uztvert informāciju gan tekstuāli, gan jūs varat ar to sarunāties, jūs varat arī tam lādēt bildes, un multimodeļu, jo Copilot nav tikai tas, kas izmanto OpenAI, bet tam ir arī Anthropic, un tie no jums, kuriem ikdienā nākas darboties vēl vairāk, Azure vidē, jeb Foundry vidē, tur var redzēt 10,000 dažādu modeļus, ar kuriem šīs te Copilot darbojas. Tā kā Copilot chat ir patiesībā kā tāds kolēģis, kurš mēģina jums izdabāt, vai tāds atsaucīgs, maksimāli atsaucīgs praktikants, kurš mēģina jūsos ieklausīties, un jo vairāk jūs ar viņu komunicēsiet, jo vairāk jūs ar viņu strādāsiet, jo labāk viņš spēs jums palīdzēt. Kā tāds smieklīgs piemērs no manis paša Copilot lietošanas pieredzes ir, ka, kā jau mākslīgais intelekts, bieži vien tas mēģina būt, maksimāli izpalīdzīgs, tā kā dažreiz mazliet līdz vemšanai izpalīdzīgs, un tad, es esmu vairākas reizes norādījis, tā kā man lūdzu bez blā blā, tā kā bez šī te visa, izskaistināšanas, bez liekvārdības un tā tālāk. Un šobrīd jau, kad Copilot man atbild, tad viņš citreiz apakšā raksta, attiecīgi bez blā blā, tā kā bez šī te visa papildinājuma. Tā kā, jo vairāk lietosiet, jo labāk šīs Copilot spēs jums ikdienā arī palīdzēt. Un vēl viens tāds koncepts, ko ir vērts saprast, kā darbojās attiecīgi šīs te Microsoft Copilot. Tajā brīdī, kad jūs ierakstāt šo te uzvedni, jums var likties, tas ir tas, ko es prasu, un tāpēc sistēma man atbild tā, kā man atbild. Bet realitāte ir tāda, ka tajā brīdī notiek vēl šis te grounding, jeb, sazemēšanās process, kur sistēma attiecīgi iziet cauri vairākiem soļiem, tā analizē, kāds ir jūsu piekļuves līmenis attiecīgai informācijai konkrētajā organizācijā, attiecīgi tiek saprasts, kāda ir tā jūsu iepriekšējā lietotāja pieredze, un tas jūsu prompts, jeb jūsu uzvedne, ko jūs esat iekopējuši šajā te Copilotā, viņi patiesībā tiek vēl apaudzēti ar dažādiem elementiem, un tikai tad tā tiek aizsūtīta uz LLM, kurš attiecīgi sagatavo šo te atbildi, vai tas būtu kā vienkārši tekstuāls, vai tas būtu kā uzražots fails, vai cita veida rezultāts, un tādējādi notiek šī te saziņa ar šo te Copilot. Tā kā jūsu uzvedne nav gala uzvedne, tā tiek vēl papildināta ar daudz un dažādiem elementiem. Un kas vēl ir būtiski runājot par Microsoft kopumā ir šis te, tā kā datu drošības aspekts. Man ir bijis tas gods arī iesaistīties Valsts digitālās attīstības aģentūrā, kaut kādu semināru rīkošanā, un tur bija šī diskusija, vai cilvēki raisīja, tā kā izteica savas bažas par to, ka nevar mākslīgajā intelektā kopēt šos te konfidenciālos dokumentus, jo tādējādi pastāv iespēja
šo te informāciju nopludināt vai iestāsies cita veida šie te riski. Ja mēs runājam par Copilot un vienalga, vai tā ir valsts pārvalde vai privātais sektors, ja jums ir kā organizācijas dalībniekiem vai darbiniekiem redzams tur augšā tāds zaļi ikoniņi, tāds tā kā vairoks, tas nozīmē, ka Microsoft ir apsolījies, ka tas neizmantos šo te informāciju, lai trenētu šos te mākslīgā intelekta modeļus. Tas nozīmē, ka jums nav jābaidās, ka šī te informācija kaut kādā mērā noplūdīs vai nonāks tur, kur tai nav jānonāk. Un tīri, lai tā kā iedotu to visu kontekstu, jūs kā organizācijas darbinieki, jūs jau visdrīzākais, ja jūs esat šajās mācībās, tas nozīmē, ka jūsu organizācijā Microsoft tiek lietots ikdienā. Un tad, ja jūs redzat šo te zaļo vairogu, tas nozīmē, ka Microsoftam jau šī te informācija jebkurā gadījumā ir pieejama. Tas nozīmē, ka tajā brīdī kopējot to vēl šajā te Copilot chat vidē, jūs nekādā mērā neriskējat, ka tas noplūdīs, jo ja tur būs kaut kādā mistiskā kārtā jebkāda veida noplūd, tas būs kaut kas globāls, kaut kas milzīgs, bet tas nebūs saistīts ar to, ka jūs kaut kā nepareizi apgājāties ar šo te informāciju. Un kopumā Microsoft šo te visu paliek zem Responsible AI, tādas tā kā prizmas, un ir veselas 6 vērtības, par kurām viņi runā Responsible AI kontekstā, kas ir taisnīgums, kas ir uzticamība un drošība. Tāpatās viņi runā par šo te konfidencialitāti un iekļaušanu, kas nozīmē, ka mākslīgais intelekts ir jābūt pieejam, ka tam ir jābūt pieejamam visiem, neatkarīgi no tā, kur jūs esat, kāda ir jūs tā kā šī. Un, protams, arī atbilstoši ņemot vērā, vai jūs par šiem te risinājumiem maksājat, un, protams, viņi tam visam pieiet ļoti, ļoti atbildīgi. Dažreiz ir tā, ka kā tādu mazu mīnusu var just, ka varbūt tās ir sajūta, ka par kaut kādu sekundīti ir šī te aizķere. Bet atkal, tas var būt saistīts ar to, ka notiek šīs te grounding process, un šī te informācija tiek izgūta no dažādiem datu avotiem, un sanāk tā, ka tas nav tāds vienkārši vaicājums, kāds šodien laikapstākļi. Tas ir tā, ka ja jūs balstāties uz kaut ko nopietnāku, tad sistēmai jāaiziet ir šie te visi procesi, lai jums varētu sagatavot pēc iespējas labāku atbildi. Un kā tāds smieklīgs piemērs ir, varbūt pat nesmieklīgs, bet tas, kas arī ir jāņem vērā, ka Responsible AI kontekstā bieži vien, ja jūs strādājat ar kaut kādiem vairāk sensitīviem datiem vai tādām kutelīgākām situācijām, tad sistēma var teikt, ka tas, ko jūs vaicājat, pārkāpja šos te Responsible AI principus. Un es pats biju savā smilškastē uztaisījis šo te aģentu, kurš man palīdz definēt, kas tas ir par kriminālu likumu pantu, un es tur tīri jautrībai rakstu situāciju, ka cilvēks tur ir nevis jautrībai, bet lai saprastu, vai aģents spēja šo te izanalizēt, ka tur ir, notikusi apzagšana vai laupīšana, un lai attiecīgi palīdz saprast, kas tas ir par kriminālu likumu pantu. Un ņemot vērā, ka Microsoft ir šī Responsible AI pieeja, viņš sākotnēji teica, ka īsti nevar uz to atbildēt, jo tas pārkāpj šos te Responsible AI principus. Bet tad, kad, protams, tu izskaidro šajās uzvednēs un šajās te aģenta instrukcijās, ka tas ir aģenta uzdevums palīdzēt risināt šāda veida jautājums, tos blokus, jeb ierobežojumus ir iespējams attiecīgi apiet. Un vēl laikam 1 vai 2 slaidi, un tad jau mēs ķeramies pie aktīvas darbošanās ar pašu Copilot. Kā jau es minēju iepriekš, tātad Copilot ir pieejams daudz dažādās vietās, aplikācijās, tostarp arī Microsoft Edge vidē. Mēs arī tur padarbosimies šodien pavisam nedaudz. Un ja mēs runājam par Copilot pieejamību, tad vēl viens būtisks elements ir, ka Copilot ir pieejams arī bez maksas pilnībā jebkuram lietotājam, tikai lūdzu to nejaukt ar šo te korporatīvo pieeju. Jo tajā Copilot, kas ir copilotmicrosoft.com, tas ir paredzēts privātai lietošanai, un patiesībā tad nav ieteicams tur dalīties ar šo te visu sensitīvo informāciju. Tas ir vairāk, ja jūs kā privāta persona plānojat varbūt tās kādu savu braucienu, vēlaties iesaistīt vēl kādu savu līdzcilvēku. Tā ir vieta, kuru jūsu vecāki var meklēt receptis, kā iznīcināt kailgliemežus, un tā ir tāda vide. Tas nav tur, kur jums būtu jāvada jebkāda konfidenciālā informācija. Un
beidzamais slaids, un tad jau mēs ķeramies pie Copilot, ir šī te atšķirība starp darba režīmu un šo te tīmekļa režīmu. Tātad darba režīmā atbildes, ko jūs saņemsiet no Copilot, ir balstītas uz jums pieejamiem datiem. Kā jau tas tika iepriekš minēts, tad ja jums ikdienā nav pieejami dati kaut kādiem SharePoint dokumentiem un IT cilvēki ir ierobežojuši jūs kaut ko aplūkot, tajā brīdī, kad jūs lūksiet, pieņemsim Copilot, sniegt atbildi par kaut kādiem HR jautājumiem, jūs strādājat pavisam citā funkcijā, jūs nesaņemsiet atbildes. Un tas ir tas, kur šis te Microsoft pret šo te visu informāciju izturās atbildīgi, kur viņi rūpējās par to, ka ja jūs tā informācija jau a priori nevarat piekļūt, tad jūs arī caur šo te Copilot saskarni, tā informācija arī nepiekļūsiet. Un darba režīmā jums ir iespējot attiecīgi, ka sistēma var izmantot arī internetu, ka var meklēt šo te jaunāko informāciju internetu resursos, jūs to varat atslēgt. Ja jūs šo te funkciju atslēdzat, tas nozīmē, ka jebkas, ko jūs vaicāsiet, tam ir jābūt balstītam tikai un vienīgi tajos jūsu darba datos. Un savukārt tīmekļa režīms, tas ir mazliet pretēji, bet tam ir arī cita loma, jo, ja jūs, pieņemsim, strādājat mārketingā, ja jūs strādājat, kaut vai likumprojektu izstrādē, tad jums varētu būt ļoti aktuāli, ka jūs tiešām izslēdzat šo te un pārējat uz tīmekļa režīmu, nevis darbojaties darba režīmā, lai jūs meklētu kaut kāda veida jaunāko informāciju par to, kas notiek tirgū, kas notiek citās valstīs, jo tādējādi jūs nedodat savam Copilotam to kontekstu, kas ir tāda iekšējā virtuve. Un dažreiz neļaut piekļuvi šai iekšējai informācijai ir ļoti būtiski, jo tādējādi jūs pavarat plašāks iespējas aģentam vai ne aģentam, bet arī Copilotam sniegt informāciju tā, kā jūs patiesībā vēlaties, vai kā tas varētu būt maksimāli noderīgi. Un, kā jau es teicu, 10-12 slaidi, tādas vieglas teorijas, un tagad mēs ķersimies pie visas šīs te fiziskās darbošanās. Es ceru, ka tiešām lielākajai daļai no jums ir šī te Copilot paplašinātā versija pieejama, un tad, ja nav, tad tas būs jums būs iespēja saprast, kādu jaudu vai kādu spēku jūs varat iegūt, tiekot pie šāda veida paplašinātās licences. Mans lūgums ir, ka jūs šobrīd varat šo te M365 Cloud Microsoft Chat vidi, un, protams, jūs varat arī vērt šo te aplikāciju, kas ir M365 Copilot. Ja jums ir jau desktop aplikācija, tas ir tieši tas pats, ko jūs varat darīt. Vēl viena iespēja, kā jūs varat piekļūt šai te Copilot videi, ir izmantot Windows plus C. Tam arī vajadzētu atvērt šo te Copilot saskarni. Kāds no jums varētu vaicāt, vai es drīkstu strādāt Teams vidē? Nekas jau nenotiks, bet es gribētu tomēr šo te Microsoft Chat vidi, jo lai jums varētu parādīt, kam vēl jūs tur varat piekļūt. Es pats attiecīgi veru vaļā šo te Copilot Chat vidi, un tagad pavisam ātri par kaut kādām dažām lietām, kas jums varētu būt noderīgas, un tad jau mēs arī ķersimies pie Worda un vēl citiem visiem rīkiem. Šeit jūs, protams, varat redzēt, ka jums varētu būt noderīgi šie te iestatījumi. Pie iestatījumiem jūs te varat mainīt šo te gaišu tumšu. Tas ir kādam ļoti būtisks, kādam mazāk. Tas, kas noteikti ir interesanti, pat tad, ja jūs esat tā kā lietotājs, bet varbūt neesat šim pievērsušies, ir šī te personalizēšana. Pie personalizēšanas ir šī te iespēja rediģēt norādījumus, kam tie norādījumi ir vajadzīgi. Tad situācijā, kur pieņemsim, jums ir konkrēta loma organizācijā un jūs vēlties, lai vienmēr visi iet caur kaut kādu konkrētu prizmu. Mēs varētu iedomāties, ja kāds no jums ir pilda juridisko funkciju vai HR funkciju vai jebko citu, jūs varat šeit iedot šo te papildus kontekstu par šo te jūsu lomu. Protams, ar paplašināto licenci Copilot jau zina, kāda ir jūsu vieta organizācijā, kāds ir jūsu amats, viņi, attiecīgi sistēmai ir piekļuvuši šim te visam, bet te jūs varat, pieņemsim, pieminēt jebkāda veida, papildu elements. Ja, pieņemsim, jūs esat cilvēks ar izteiktu tādu vēlmi vienmēr mācīties un kaut ko jaunu uzzināt, jūs varat droši ierakstīt šeit, ka pie katras atbildes, neatkarīgi, kas tiek vaicāts, vienmēr jāiekļauj ir kāds interesants fakts,
par, es nezinu, citām pasaules valstīm, vai, pieņemsim, jūs paralēli mācaties svešvalodu, tad jūs varat ierakstīt informāciju, ka, kad tiek sniegtas atbildes, tad vienmēr ir jābūt, nezinu, 3 jauniem vārdiņiem tajā un tajā valodā, kur paralēli ir iedots arī tulkojums šajā te dzimtajā valodā, lai jūs to saprastu. Tā kā šī ir tā vieta, kur jūs varat personalizēt šo te Copilot lietotāju pieredzi. Papildus elements ir šīs te datu vadīklas, jeb vieta, kur jūs varat paskatīties, ar kāda veida šīm te piekļuvis tiesībām jūs esat dalījušies organizācijām. Un, ja jūs vēlaties atsaukt šīs te piekļuves, jūs varat mierīgi, attiecīgi tās noņemt nost. Jo var gadīties, ka kaut kādā ilgākā laika periodā jūs esat tur likuši klāt, un tad attiecīgi ir jāveic šī te piekļuves tiesību pārskatīšana. Tā kā tās tādas varbūt tās ātrās pamatlietas, kas šeit varētu būt jums noderīgas. Acīgākie no jums varēja jau pamanīt, ka šeit ir tā iespēja, iespējot, ka attiecīgi jūs varat meklēt tīmeklī, vai attiecīgi jūs nedrīkstat, sistēmā nedodat priekšroku meklēt tīmeklī. Ja es šo te izņemtu ārā, tad, kad es vaicātu, sistēmai būtu jābalstās tikai uz maniem darba failiem. Vēl varbūt tāda tā kā tricky situācija, ka jūs mēģināt kaut ko meklēt, un sistēma jums kliedz, ka nevar meklēt tīmeklī. Varbūt situācija, ka jūsu IT cilvēki caur šo te admin paneli ir ierobežojis šīs te jūsu tiesības. Tad ir vērts attiecīgi padiskutēt arī ar viņiem par šo te jautājumu. Šeit nākamais elements, kam es aicinu pievērsties, ir šī te uzvedņu galerija, jo pat tad, ja jūs ikdienā strādājat gana daudz ar Copilotu, var gadīties, ka jūs neesat pamanījuši, ka šāda uzvedņu galerija eksistē un kam viņa var būt noderīga. Klikšķinot uz uzvedņu galeriju, un es arī aicinu jūs, kā jau iepriekš minēju, līdzdarboties, tātad jauna tērzēšana, un attiecīgi tur parādās šī te iespēja uzvedņu galerija. Pie uzvedņu galerijas var piekļūt arī caur šīm te 3 bumbiņām, tad ir ātrā palīdzība, un tad ir uzvedņu galerija. Un uzvedņu galerijā, kad mēs skatāmies, šeit parādās daudz un dažādas uzvednes, ko Microsoft ir sagatavojis cilvēkiem, kā mums lietotājiem, lai atvieglotu mūsu ikdienas darbu. Un te mēs varam izvēlēties tur sagatavot visaptverošu pasākumu, dokumentāciju vai plānu, izveidot intervijas jautājumu kopu programmatūras inženieru amatam. Mēs varam droši izmēģināt, protams, aizvietot ar to, kas ir aktuāli, un tas ir veids, kā jūs arī ikdienā varat daudz ātrāk, varbūt tās tikt pie šī te gala rezultāta. Viena lieta ir, ka jūs izmantojat šīs te iebūvētās uzvednes, tas, protams, arī ir superīgi, bet ir attiecīgi iespēja arī pašam veidot savas uzvednes, kuras jūs varat saglabāt savā uzvedņu galerijā, un te tas ir interesanti, jo ar šīm te uzvednēm jūs varat arī dalīties. Iedomājamies situāciju, ka jūs esat, pieņemsim, analītiķis vai arī, nezinu, tas pats juridiskā departamenta pārstāvis, un jums ir kaut kāds, instrukciju kopums, kam ir jāiziet cauri. Viena lieta, jūs varat uzbūvēt aģentu, protams, kas būtu varbūt tās efektīvāk, bet cita lieta, piemēram, ir, ka jums tik un tā ir kaut kāda uzvedne, kur jūs analizējat informāciju no dažādiem rakursiem, un tur var uztaisīt šo te promptu, ar kuru jūs varat dalīties ar kolēģiem, lai arī citi var izmantot šo te pašu spēku. Tad, kad šī te uzvedne ir izpildījusies un izskatās, ka viņa vēl nav izpildījusies, mēs varam arī šo uzvedni vai jebkura cita veida uzvedni, ko jūs izveidojat, saglabāt uzvedņu galerijā kā savu uzvedni. Dodam iespēju vēl šim te izpildīties, un tad es arī parādīšu, kā to var saglabāt. Izskatās, ka te tā nopietni pieiet pie šo te jautājumu definēšanas. Ātrā vērtēšanas piezīme, ļoti daudz viskaut kas, man tik daudz īsti nevajag, ok, nē, es vairs neko negribu, man tur ir tik daudz jautājumu, ka es ar to cilvēku droši vien pavadīšu visu pēcpusdienu. Tad, kad jebkāda no jūsu uzvednēm ir realizējusies, pieņemsim, jūs esat uztaisījuši kaut ko superīgi, jūs varat viņu pievienot savai uzvedņu galerijai, tātad klikšķinām saglabāt uzvedni. Un saglabāt uzvedni nozīmē, ka jūs viņai varēsiet piekļūt atkal un atkal.
Un attiecīgi jūs to redzēsiet arī šeit pie šīm te izveidotajām jūsu uzvednēm. Jūs varat dalīties, klikšķinot uz šo te share ikoniņu, jūs varat kopēt saiti, iemest viņu pēc tam Teams vidē, jūs varat attiecīgi arī kopīgot ar visu komandu. To mēs nedarīsim, bet vēl ir viena tāda interesanta lieta, ko noteikti ir vērts jums parādīt, ir šīs te ieplānotās uzvednes. Un ieplānotās uzvednes ir tāda veida uzvednes, kuras ar šo te paplašināto Copilot licenci var iedot tādu papildus jaudu, kā jūs varat daudz efektīvāk ikdienā darboties. Un es atkal paņemšu jaunu tērzēšanu. Šeit noteikums ir, un es jums iemetīšu šo te uzvedni arī Q&A sekcijā, lai jūs varat izmēģināt, lai jums nav jāveido. Tātad ask, jums vajadzētu šai te uzvednei būt pieejamai. Un tas, ko es aicinu jums darīt, jūs ņemat šo uzvedni, atverat obligāti šo te darba režīmu, jo ieplānotās uzvednes nestrādās tīmekļa režīmā. Klikšķinam šeit, uzliekam un attiecīgi ļaujam, lai šis attiecīgi tiek realizēts. Un tad, kad šī te uzvedne ir izpildījusies, mēs viņu varam ieplānot, lai viņa izpildās atkal un atkal, ievērojot mūsu definēto režīmu vai tā, kā mēs iestatām, cik bieži te ir jāizpildās. Un tas, kur tas varētu būt noderīgi. Piemēram, iedomājamies situāciju, ka jūs esat lietotājs, kuram ikdienā ir tik daudz darba, ka jums nevienmēr sanāk izskriet cauri jūsu e-pastiem vai cauri visām Teams ziņām, jo tur ir, desmitiem, simtiem to ziņu, un tādējādi jūs varat palūgt, lai Copilot jūsu vietā dod jums zināt vai dod ziņu par to, kas tad ir pats aktuālākais. Te var redzēt, kas tiek sagatavots, kalendāra kopsavilkums, te ir 3 galvenās fokusēšanās lietas šonadēļ, bet kas tur ir saturā nav būtiski, jo katram no mums šis saturs ir pilnīgi citādāks. Šeit mēs varam attiecīgi klikšķināt ieplānot šo uzvedni. Klikšķinot ieplānot šo uzvedni, jūs varat viņu joprojām vēl mazliet te pielabot, ja jums tāda nepieciešamība ir, un tad attiecīgi jūs varat definēt, kad šī uzvedne sāksies. Un, ja vēl nesen Copilotā bija definēts, ka uzvedne darbojās tikai 15 reizes maksimāli, un man likās, wow, tas tā kā nelīdz galam ir forši, būtu labāk, ja var to izdarīt daudz ilgākā periodā, tad man pat pārsteigumu šī funkcija ir uzlabota, un tā ir super svaiga un patīkama izmaiņa. Un tad attiecīgi tā, ja jūs esat tāds nedēļas plānotājs, jūs varat teikt, ka jums tas Copilot var palīdzēt reizi nedēļā plānot kaut kādas aktivitātes. Un te, protams, nav jābūt tur top 3 vai vēl kaut kas, jūs varat izdomāt, kas jums vien ienāk prātā. Ja jūs gribat to ikdienā, jūs attiecīgi definēt, vai jūs gribat to no rīta, vai jūs gribat darba dienu beigās vai pēcpusdienā, un šāda te uzvedne izpildīsies, tā kā tāds pēc šī te mehānisma. Un tad jūs saņemsiet šajā te e-pastā paziņojumu, ka uzvedne ir realizējusies, un jūs varat atvērt šo te paziņojumu un iziet cauri un paskatīties, kas tur attiecīgi ir parādījies. Tādējādi jūs varat efektivizēt šo te savu laiku. Ja es klikšķināšu saglabāt, attiecīgi šī te uzvedne tur arī darbosies. Tas var arī būt noderīgi, ja jūs strādājat pie kaut kādiem lielākiem projektiem, un jums vajag reizi mēnesī veidot kādas projekta atskaites, jo pateicoties šai te paplašinātai licencei, Copilot spēs ieskatīties jūsu Teams sarakstēs ar projektu komandām, tas spēs ieskatīties jūsu e-pastos, tostarp par ārējiem partneriem, ar kāda informācija tur ir, kāda informācijas apmaiņa tur ir notikusi, un tādējādi jūs varat vienkopus tikt pie šīs te informācijas, kuru jūs varat attiecīgi izmantot vai nu projekta atskaitē, vai nu attiecīgi pašam priekš sevis, ja jūs esat atbildīgs par visa šī te projekta ieviešanu. Šeit es tā kā nesaglabāšu, jūs ieplānotās uzvednes parādīsies šeit 3 bumbiņas, un klikšķinot uz ieplānotās uzvednes, jūs varēsiet redzēt visas tās, kuras jums ir aktīvas, vai tās, kuras ir tā kā izbeigušas savu šo te darbību. Jūs varat dzēst, jūs varat viņas atjaunināt pēc tam, tāda ir šī te ieplānoto uzvedņu loma. Atgriežoties pie citām lietām, ko jūs vēl varat darīt ar šo te paplašināto licenci, un kāpēc aicināju atvērt tieši šo vidi. Jūs varat redzēt, ka šeit ir tādas opcijas kā meklēšana, un meklēšana dod iespēju tiešām izmantot šo te Copilot
jaudu, attiecīgi meklēt saturu pat visā organizācijā. Es šeit iemetīšu attiecīgi atrast Books on Wellbeing. Jūs varat pamēģināt paši pameklēt kaut kādu savu informāciju, jo atkal mums katram tas ir pilnībā atšķirīgi, ko mēs redzēsim. Un šeit attiecīgi var redzēt šos te dažādos avotus, var redzēt dažādos tipus un ko tik vēl ne. Tā kā tas ir arī veids, kā jūs varat efektivizēt šo te laiku, ko jūs pavadāt nereti informācijas meklēšanā. Skaidrs, ka jūs varat izmantot arī Copilot aģentus, SharePoint aģentus un vēl visu kaut ko citu, bet ņemot vērā, ka jums šī paplašinātā licence ir, tā ir vēl viena fantastiska vieta, kur jūs varat mēģināt atrast šīs te lietas. Un varbūt tās vēl viena tāda beidzamā lieta šeit šajā Copilot vidē, par kuru ir vērts runāt un pastāstīt, ir šo te uzvedņu veidošana ar balsi. Jūs varat izmantot šo te diktēšanu, un konceptuāli tas ir tā. Mēs kā cilvēki rakstam, runājam apmēram 3 reizes ātrāk, nekā mēs spējam rakstīt. Un ja jūs strādājat atsevišķi kādā noslēgtākā telpā vai no mājām, jūs varat izmantot, protams, šo te diktēšanas opciju, lai nodiktētu uzvedni. Tas, ko jūs vēl varat darīt, jūs diktējat uzvedni, vienkārši brīvi runājot, stāstot, kas jums tur ienāk prātā, un pirms šīs te uzvednes izpildes jūs varat palūgt Copilotam, lai viņš to visu jūsu monologu pārvērš tādā tā kā promptā, kas ir loģisks, jo mēs kā cilvēki bieži vien izmantojam liekvārdību, kaut kādas dīvainas papildu skaņas, kuras var tikt pārvērsts par kaut kādiem vārdiem, kas nav sadarīgi ar šo te labo rezultātu. Un es tīri parādīšu, kā šī te diktēšana strādā. Kā viens no šiem te ierobežojumiem jums ir jāzina, ja jums ir iestatīta sistēma latviešu valodā, tad, kad jūs runāsiet ar šo te diktēšanu, citā valodā, tad tur būs liels problēmas, ka sistēma jūs nesapratīs. Savukārt, ja mēs runājam par šo te balss tērzēšanu, tur ir pavisam citādāk. Jūs varat brīvi pārslēgties starp valodām, jūs brīvi varat tā kā, runāt apusēji. Diktēšana nozīmē, ka tas ir vienā virzienā. Jūs diktējat, sistēma atpazīst jūsu balsi. Tas ir tā kā text-to-speech režīms. Kādi šodien laikapstākļi Daugavpilī? Un es to varu tā kā palaist, un tad mēs aiziesim ātri šo te attiecīgi tērzēšanas režīmu. Kāds tur rezultāts atkal? Tas nav tik būtiski, jo mēs gribam nodemonstrēt pavisam kaut ko citu. Hello, can you let me know what plans I have for today? Sorry, I don't understand Latvian. 2 meetings today. Przepraszam, nie zrozumiałem. Czy możecie w języku polskim? Jeszcze raz? Jasne, powtórzę. Tātad atkal, tad, kad mēs izmantojam šo te balss tērzēšanas režīmu, jūs redzat, ka arī caur šo te balss tērzēšanu jūs varat likt Copilot ieskatīties tajā informācijas apjomā, kas ir pieejams. Šajā gadījumā sistēma lasīja manu kalendāru un saprata, ka šodien ir šīs te 2 mācības ieplānotas. Un atkal, es varēju brīvi pārslēgties starp vienu valodu un otru valodu. Diktēšanas kontekstā jums būs jāizmanto attiecīgi šī te valoda, kas ir sistēmas valoda. It sevišķi, ja jums ir angliski un jūs mēģināsiet kaut ko darīt latviski, tas nekādā mērā nedarbosies. No citām lietām, es pieļauju domu, ka tas jums varbūt tās jau ir bijis zināms, ir visi šie te režīmi, automātiskais ātrā atbilde, padziļinātā domāšana, katram ir savu vietu un savs laiks. Ja jūs taisat kaut kādu priekšizpēti, viennozīmīgi labāk ir pārslēgt uz šo te padziļināto domāšanu. Ja jūs gatavojat kādu dokumentā sagatavi, noteikti iesaku arī pārlikt uz šo te padziļināto domāšanu. Ja tā ir kaut kāda ātra informācijas izgūšana, kas ir tāda vispārīga, tur nav vajadzības izmantot šo te
padziļināto domāšanu vai principā jebko citu mainīt. Šeit var redzēt 4 šos te OpenAI modeļus, bet ja tas būtu Copilot studijā vai tas būtu Foundry vidē, tur jau var sistēmu izmantot līdz pat 10 000 dažādiem modeļu. Tā kā tik jaudīgi un tik iespaidīgi tas ir. Un tad, ja jūs redzat šīs te 2 ikonas, jums ir pilnā licence, tad, ja jums šo ikonu nav, attiecīgi jums ir šī te vienkāršotā licence. Un tagad tas, ko es jums lūkšu darīt, principā ir mēs padarbosimies ar Copilot un Word, kā tas darbojās kopā, bet pirms mēs vēl to darīsim, es atgriezīšos nedaudz pie prezentācijas. Jo prezentācijā es gribu jums pastāstīt par to, kā Copilotā veidojās, kā vislabāk veidot šīs te uzvednes Copilot vidē. Ir dažādi šie te mākslīgā intelekta risinājumi, ir daudz un dažādas šīs te promptēšanas pieejas, bet Microsoft Copilot kontekstā es mēģināju konceptualizēt, kā visvieglāk atcerēties, kāda veida šiem te promptiem ir jābūt Microsoft vidē. Tad man sanāca šis te vārds meka, var arī būt make, un idejiski, kā jūs varat redzēt šeit, tad ir jābūt mērķim, ir jābūt šīm te ekspektācijām, ir jābūt šim te iedotajam kontekstam un ir jābūt arī šiem te avotiem, ja tas viss ir iespējams. Protams, nevienmēr tas dzīvē ir iespējams, ir situācijas, kad jums nav izpratnes par kaut kādām lietām, bet arī, pieņemsim, avotu gadījumā tas nozīmē, ka jūs dotu atļauju Copilotam meklēt brīvi šo te informāciju internetē, tas joprojām ir kā tāds avots. Tā kā droši mēģinam to atcerēties, meka, mērķis, ekspektācijas, konteksts, avoti. Jums šī prezentācija, cik man zināms, būs arī pieejama pēc tam arī video ieraksts, un tagad es jums iemetīšu divas dažādas uzvednes. Jūs varat atkal izmēģināt savā pusē, kas jums tur sanāk no tā visa. Lieku Q&A atkal, lai jums būtu. Tās ir divas dažādas, jā. Viens ir par šo te īres līgumu izveidi, otrs ir par cita veida dokumentu izstrādi. Un tas, ko es šobrīd darīšu, es atvēršu vaļā Word dokumentu, un Word dokumentā es mēģināšu izpildīt šo te uzdevumu, parādīšu, kā tas darbojās tieši caur Word vidi. Šeit es uzlieku Word dokumentu, un tātad šī ir attiecīgi Copilot vide. Šeit, šajā pusē var redzēt Copilot. Es varu ar Copilot jaunā dokumentā strādāt arī šeit, kā jūs to pamanījāt. Un es paņemšu arī šo te vienu no uzvednēm. Atkal jūs droši varat spēlēties ar to, kas jums nāk prātā, un es parādīšu abas divas variantus. Chat only, ja es izmantošu chat only, tas nozīmē, ka man netiek izmantot šis te aģenta mode, jeb aģenta režīms, un tas rezultāts taps šajā te čata logā, bet es, protams, varēšu lejupielādēt arī šo te failu. Kopēju šeit. Otrs, tas, ko es darīšu, es vienkārši klikšķināšu uz šī te zīmolīša, un es iekopēšu tieši to pašu uzvedni. Un skatīsimies, kas mums no tā sanāks. Tad šobrīd paralēli tiek veidoti divi dažādi faili, un jebkurā gadījumā, tad, kad jums jau ir gatavs fails, un jums ir, pieņemsim, šī te paplašinātā Copilot licence, jūs varat attiecīgi atvērt šo te failu un papildināt viņu caur šo te Copilot režīmu. Tad dzīvojamās telpas īres līgums, un tas, kas man ir jāizdara, man ir attiecīgi vai nu jāklikšķina keep it, vai ja es redzu, ka man šis saturs jau šobrīd nepatīk, es varu pateikt, ka es vēlos papildinājumus. Uztaisi detalizētāk ar pieņemšanas nodošanas aktu. Un šajā brīdī sistēma pārstrādās šo te uzdevumu, patiesībā tiek uzģenerēts šis te rezultāts no jauna. Un te vajadzētu nākt klāt vēl šim te pieņemšanas nodošanas aktam,
puses, kādas numurs, tā platība. Tas, kas šeit ir vai nav, tas varbūt tās nav pats aktuālākais šajā brīdī, jo jūs jebkurā gadījumā varat to turpināt, apstrādāt un papildināt. Man ir sanācis izveidot ļoti detalizētus šos te īres līguma paraugus, vai cita veida dokumentu paraugus gan ar šo te Copilot for All versiju, jeb šeit tas, kas notiek paralēli šeit čata logā, gan arī izmantojot šo te vidi, kad es strādāju no pašiem dokumentiem. Šajā gadījumā es vienkārši uzklikšķināšu Keep it, bet ja jums, pieņemsim, nepatiktu, tad šeit ir šī iespēja aiziet starp to, pārvietoties starp vienu versiju un starp otru versiju, paturot to versiju, kas jums liekas tā kā, aktuālāk. Es šobrīd atstāšu to, kā ir, un tīri interesi pēc paskatīsimies, kas mums sanāca šobrīd šajā te, bezmaksas versijā, jeb Copilot for All. Ļoti tāds minimalistisks, bet tas, ko es noteikti varu apgalvot, pat ja tev nav paplašinātā versija, var turpināt strādāt ar šo te pašu čatu režīmu, teikt, ka šis tā kā nedara, lūdzu uztais man detalizētāk un tam līdzīgi. Un to visu procesu sauc par iterēšanu, jeb, attiecīgi, vaicājam vēlreiz, kamēr, sistēma spēja mums, dot to rezultātu, kas mums ir nepieciešams. Es vairāk nepapildināšu to, kas ir tajā basic versijā līguma, bet, lai parādītu, kas te vēl ir iespējams, jūs varat arī attiecīgi uzrakstīt, pieņemsim, ka jums ir nepieciešams kaut kāds kopsavilkums. Iedomājamies situāciju, ka jums ir izstrādāts tur 20-30 lapu ziņojums par kaut kādu projektu ieviešanu, un jūs gribat, lai tur augšā ir šis te executive summary, jeb kopsavilkums, lai jūs saprastu, kas tajā dokumentā darbojās. Dzīvojamās telpas īres līgums droši vien nav labākais piemērs, bet tas nav tik būtiski. Tas ir par to, ko tad īsti var darīt un ko nevar darīt ar konkrētajiem dokumentiem. Un tas viss tapa attiecīgi tepat šajā te Microsoft vidē. Šeit, pieņemsim, es varu pārslēgties šobrīd uz šo te edit režīmu, un es varu nevis analyst, bet paņemšu jaunu, klikšķinu jauns, jauns, labi, es allow editing, un es varu arī šeit turpināt no šīs te čata vides tagad strādāt ar savu Word dokumentu. Es varu, pieņemsim, palūgt, iekļauj tabulu ar nodoto aprīkojumu. Es varēju arī izmantot balsi, bet tā tas ir, ka pieredumi liels spēks un stāstu, kad noteikti vajag un var mēģināt šo te balsi izmantot, bet pats daru, kā daru. Kā var redzēt, es rakstu pat ar kļūdām šajā kontekstā, jo man tur uz angļu valodu jau paspēja pārslēgties, bet sistēmai vajadzētu saprast, ko es tāpat no tās vēlos. Skatāmies, kas te sanāks. Copilots attiecīgi domā, un, kā es teicu, sistēmai ir jāiziet cauri šim te grounding procesam, lai tas viss tiktu realizēts. Aprīkojuma nosaukums, tas īsti nav varbūt tās skaistākais tabulas noformējums. Es varu arī nepiekrist šim visam un tiešām lūgt vēlreiz pārstrukturēt to kā tabulu, bet atkal es necentīšos to darīt, jo man ir pārliecība un es zinu, ka to var reāli izdarīt. Reiz vien tas ir patiesībā darīts. Tā kā dokumentus jūs varat gatavot pilnīgi jauns dokuments no šī te, sākot ar blank dokumentu, tā sacīt no baltas lapas, jūs varat izmantot jau gatavus dokumentus, atsaukties uz dokumentiem un strādāt, papildināt tos, kā jums patīk. Tas, ko es vēl varu darīt, tepatās es varu, pieņemsim, čata logā paprasīt, kur ir atrodi manus citus īres līgumus. Atkal nepārslēdz angļu valodu. Un es gan uzliku šo te webisko režīmu, viņš varētu neatrast. Man jāpārliek uz darba režīmu. Atrodi manus citus īres līgumus. Un kāpēc es jums to rādu? Jo arī šeit, kad jūs esat šajā te Copilot vidē caur Word vai PowerPoint vai Excel, jūs varat tikt pie saviem vecajiem dokumentiem, vai jūs varat tā kā
izmantojot šo te Copilot WorkIQ smadzeni, patiesībā izmantot sev par labu. Jūs varat arī šeit redzēt visas jūsu šīs te sarakstes, vai saziņas ar jūsu aģentu. Man te mazliet iesprūda, negribu uzleidoties, bet mēs te varam redzēt tos pašus aģentus, kas man ir izveidot. Mēs varam redzēt arī šos te čatus, kas mums ir bijuši. Un sanāk tā, ja es gribētu atsaukties uz kādu jau iepriekš gatavotu dokumentu vai iepriekš gatavotu sarunu, tad es varētu mierīgi pāriet uz šo te vietu un attiecīgi es varētu palūgt, lai šī te informācija arī tiek iekļauta šajā te dokumentā. Jo mēs jau kā cilvēki ikdienā nestrādājam tikai un vienīgi vienā vidē, mums sanāk, nereti šaustīties no vienas vietas uz otru vietu, un fantastiski ir tas, ka Copilot ļauj ņemt līdzi visur to savu bagāžu un attiecīgi izvietot to, kur tas ir nepieciešams. Es parādīšu vēl vienu mazliet komplicētāku piemēru ar Wordu, par Word izmaiņām, ko vēl var ieviest, un tad jau mēs varēsim doties pie cita veida dokumentiem. Šeit attiecīgi arī, tad, kad jums jau ir gatavs dokuments, tad šeit parādās standartā šis te Summary by Copilot. Attiecīgi jūs atverat lielu dokumentu, jūs varat uzģenerēt šo te apkopojumu. Te man šajā brīdī izveidojās angļu valodā. Un es varu attiecīgi pāriet arī pēc tam un izveidot to citā valodā, kas man ir vajadzīgs. Bet tā uzvedne, ko es gribēju realizēt, ir tāda diezgan pagara. Es gribētu šajā dokumentā ieviest dažādu veidu izmaiņas. Tāpēc es atkal klikšķinu šo te New Chat, Allow Editing, un idejiski tas, ko es vēlos izdarīt, ir šajā dokumentā nomainīt atsevišķas cenas, ne visas, bet cenas komponentēm, kas ir tas ir reāls dokuments no NVA, neformālās izglītības programmas saraksts sociālo un profesionālā pamatprasmju apguvei. Es vēlos izmainīt cenas kaut kur un kaut kur atstāt cenas, kā ir. Es rādu šo piemēru, lai parādītu, cik daudz patiesībā Copilot spēja progresēt tiešām pavisam īsā laikā, jo līdzīgu uzdevumu es esmu pildījis pavisam nesen, un tad neizdevās šādas te lietas realizēt. Taču šobrīd mēs paskatīsimies, tikko kā sistēma sāks darboties, tā mēs arī, tomēr šobrīd man nav pieejams, kāpēc nav pieejams pats Word dokuments, aiztaisīsim ciet, Copilot, paņemsim jaunu, labi, Allow Editing, un mēģinam vēlreiz. Tā ir, dažreiz ar mākslīgo intelektu ir kā ar tādu mazu bērnu, kuram vajag tā kā lietas vairākas reizes atkārtot, bet mēs pieauguši cilvēki neesam ne par kapeiku vai centu labāki. Mums tieši tāpatās ir vajadzīgs atkārtot atkal un atkal. Kā var redzēt, sistēma sāk šo te labošanu. Sanāk tā, ka tajā brīdī, kad es pārslēdzos no vienas vietas uz otru vietu, kaut kādā brīdī var pazust šīs te konteksts vai sasaistes ar vienu failu un otru failu. It kā uzdevums skaidrs, bet ko tu no manis gribi, jo es neesmu tā kā savā WorkIQ, varbūt tās tajā vidē aizķēris vai piefiksējis, par ko mēs tad īsti te runāsim un ar ko mēs te darbosimies. Un sistēmai jāveic šie te labojumi, kas tur bija, kurās vietās nevajadzēja labot, bija jāskipo, man jāizlaiž sākot ar kaut kādu trešo. Jā, var redzēt, tur 3., 4. šie te labojumi netiek veikti. Atkal, šo te pašu uzvedni es arī taisīju ar Copilotu, tātad es nerakstīju šo te failu, jo skaidrs, ja man šis būtu jāraksta pašam ar roku, man tas aizņemtu vairāk laika nekā tur manuāli copy-paste nomainīt cenas Word dokumentā. Bet es vienkārši paskaidroju, ka es negribu mainīt tur 1., 2. un tam līdzīgi caur tādu ļoti, ļoti vienkāršu valodu, un sistēma tālāk spēja veikt šīs visas darbības. Vēl viens piemērs, ko mēs varam darīt, ir salīdzināt dažādas failu versijas. Es jums iemetīšu Copilot atkal uzvedni, sekundīti. Tā es atradīšu mūsu šo te Q&A sadaļu, kopēju iekšā. Tātad tas, ko mēs palūksim Copilotam šobrīd darīt nākošajā uzdevumā, ir salīdzināt divas faila versijas un attiecīgi pateikt, kas tur ir atšķirīgs šajos te dokumentos.
salīdzinot starp šiem diviem failiem. Es te iemetu tādu ļoti atkal vienkāršotu promptu. Tas, ko es izdarīšu, es varētu to darīt arī šeit pat no čata loga, prasīt salīdzināt šos te divus failus, bet es aiziešu atpakaļ uz šo te Copilot vidi, un es tātad palūkšu, lai man salīdzina divus failus. Jūs varat savā pusē arī vienkārši ātri paņemt jebkādu veidu Word dokumentus, ierakstīt vienā dokumentā kaut kādas izmaiņas un otrā nē, un pastīties, vai jums tas līdz galam nostrādā, vai tas darbojas. Un tas use case ir pavisam vienkārši. Ideāli, protams, jau būtu, ja mēs visi strādātu tur, nezinu, SharePointā, vai ja mēs visi izmantotu Pages funkcionalitāti, kur ir tāds dzīves dokuments, kurā var redzēt visas izmaiņas, bet mums bieži vien nākas sadarboties ar cilvēkiem starp dažādām institūcijām, organizācijām, un kāds aizmirst ieslēgt šo te funkciju, kas tā kā parāda šīs te izmaiņas dokumentos. Viena lieta ir, ka mēs varam izmantot Microsoft iebūvētās funkcijas, otra lieta, ka mēs varam arī likt mākslīgajam intelektam mēģināt identificēt šīs te atšķirības. Atkal prompts ir super tāds vienkāršs, pastīsimies, kāds būs rezultāts. Un rezultāts ir tā, kā patiesībā arī man ir. Vienā failā es speciāli ieliku klāt šos te papildus elementus, lai parādītu. Ja mēs gribētu, lai tas ir vēl detalizētāk, mēs varētu prasīt vēl kaut ko, bet šis pilnībā parāda to ideju šim te uzdevumam. Šeit var redzēt atkal šo te atsaucu uz avoti, un tas, ka Microsoft Copilot vidē tā atsauce uz avotiem ir daudz biežāk redzama nekā jebkurā citā mākslīgā intelekta rīkā, ar kuru man pašam ir nācies darboties, tas ir viennozīmīgi, un tā ir viena no tām 6 pamatvērtībām, ka attiecīgi tas mākslīgais intelekts ir tā kā drošs, ka tu attiecīgi zini, no kurienes viss tā informācija ir izgūta, un tas ir būtiski, lai nav tā kā kāds izdomājis no zila gaisa nēsošus faktus. Un tas pat notiek arī tad, kad ir atsauce uz kaut kādiem web resursiem, tas palīdz mazināt šo te halucināciju faktoru. Skatāmies, kas mums ir tālāk pa citiem uzdevumiem. Es gribētu jums parādīt vienu šo te vēl uzdevumu, jeb jaudīgu lietu, ko jūs varat izmantot ikdienā. Es nezinu, cik daudz no jums jau lieto šos te Copilot iebūvētos aģentus, bet tie ir tiešām mega jaudīgi, un tagad es jums iekopēšu vēl vienu uzvedni, ko es arī aicinu jūs, ar kur es aicinu jums tā kā paeksperimentēt. Es esmu iekopējis viņu, un tagad, ko es darīšu? Es aiziešu uz šo te, es parādīšu, kur tas atrodas. Mēs aizējam uz visi aģenti kreisajā pusē, un zem visiem aģentiem jūs varat atrast šo te aģentu veikalu. Aģentu veikalā jūs varat redzēt jūs veidotos aģentus, man te ir viņi diezgan daudz saveidoti. Un tas, ko jūs vēl varat atrast, ir šos te aģentus, kurus ir veidojis Microsoft. Ņemot vērā, ka man jau šis te prompt coach ir pievienots klāt, viņu te nevar īsti redzēt, bet viņš jau pieejams pie maniem aģentiem. Es klikšķinu uz šo te prompt coach, un tajā prompt coach es iekopēšu šo te iedoto pamata uzvedni. Idejiski tas, ko es prasu, sagatavo man amata apraksta uzvedni, tā kā lomai ekosistēmas vadītājs, bet sākumā uzdod man 3 personalizētus jautājumus. Un es, protams, varētu vienkārši teikt, palīdz man sagatavot uzvedni tur ekosistēmas vadītāja lomai, bet nevaicā man neko. Skaidrs, ka es tiktu pie diezgan cienījama rezultāta, bet tas piemērs, ko es jums vēlos parādīt, ir, ka attiecīgi mākslīgajam intelektam var iedot arī to citu lomu. Respektīvi, šajā gadījumā tā loma ir mazliet tā kā, varbūt ne līdz galam kā coach, bet tuvu tam, ka viņš sagaida jūsu atbildi. Tikai tad, kad ir sagaidīta šī atbilde, izmantojot šo te kontekstu, jūs varat, aģents virzās tālāk un mēģina, palīdzēt virzīt jūs uz šo te, gala rezultātu, kas varētu būt labākas kvalitātes nekā vienkārši iemetot, kaut ko no zila gaisa. Un te es iekopēšu, bet iemetīšu atbildi, ka tas ir, pieņemsim, defense, kas ir arī interesanti un labi, ka mēs varam ar mākslīgo intelektu komunicēt
vairākās valodās vienlaicīgi, jo tas ir, tā fonā ir lielais valodu modelis, mazliet iedzeršu ūdeni, kas dod iespēju šim te aģentam vai vienalga mākslīgajam intelektam brīvi lēkāt starp vienu valodu un citu valodu. Es pateikšu, ka es gribu to kā operatīvo līmeni, un tad paskatīsimies, kāds ir trešais jautājums. Kamēr man tur aģents atbildēs, jums iemetīšu vēl vienu uzvedni, ko jūs varat pēc tam paspēlēties, lai jūs redzētu, kā strādā kopumā šis te meka princips. Es jums iekopēju tikmēr. Tas būs pēc tam nākošajā mirklī, jūs varat izmēģināt arī paši. Tātad partneru koordinācija un saskaņošana nav svarīgi šajā gadījumā komerciāli rezultāti, lai būtu. Tā, es apstādināju šo te aģenta darbību un ļausim viņam tā kā pabeigt. Un tā ideja atkal, šis ir aģents, kurš palīdz sagatavot uzvedni, lai es tiktu pie labāka rezultāta, kas man ir attiecīgi vajadzīgs. Un es zinu, arī vadot diezgan daudz mācības, ka tiešām tā ir taisnība, jo labāk uzvedni, jo labāks rezultāts viennozīmīgi. Bet, manuprāt, Microsoft ir to padarījis tik sasodīti pozitīvā ziņā vienkāršu, ka nav jāmācās visas šīs dažādās promptēšanas pieejas un metodes, ka tu vari izmantot šo te iebūvēto aģentu, mēģināt kaut vai caur savu balsi pastāstīt, ko tev īsti vajag, un attiecīgi palūgt, lai šis te iebūvētais aģents, kuram šī ir kā specializēta funkcija, lai viņš tev palīdz uztaisīt šo te uzvedni, kas tev garantēti palīdzēs nonākt pie labāka rezultāta nekā tev, pašam nezinot un kaut ko mēģinot tur bakstīties. Tas, ko es tālāk darītu, un tas, ko jūs varat darīt, šo te visu var kopēt, kā es te mēģinu vilkt pāri, var attiecīgi kopēt uzreiz izmantojot šo te opciju, un tad noteikti ir ieteicams iet uz šo te jauno tērzēšanu, un šeit attiecīgi kopēt šo te gala uzvedni. Skaidrs, es tagad nepārlasīšu šo te uzvedni, bet līdzīgi kā pie uzvednēm, tā arī pie aģenta instrukcijām. Es esmu pamanījis, ka daudzi cilvēki, viņi tur kaut vai izmanto šo te prompt aģentu, prompt coach aģentu, viņi domā, ka tā uzvedni ir kaut kādā mērā superīga. Tā īsti nav, jo tas ir tas, ko sistēma ir iztēlojusies, ka vajadzētu būt. Tāpēc ir svarīgi, ja tas ir kaut kas nopietns, svarīgs, ja jūs veicat kaut kādu padziļinātu pētījumu, tad labāk ir, lai jūs tomēr izlasat to, ko tā sistēma ir uzģenerējusi, veicat šīs te nelielās korekcijas, lai šis te rezultāts būtu vēl vairāk jums pielāgots. Tas būtu tas darbības scenārijs, kā es rīkotos. Un tā kā es jums tur biju iemetis vēl to vienu citu uzvedni, es tikai gribu parādīt, kā darbojās šis te meka princips arī šeit. Es paņemu nokopēju un aizēju atkal uz šo te prompt coach un kopēju iekšā. Un sanāk tā, ka te varēs redzēt, ka aģents man mēģinās virzīt pa tiem solīšiem, lai mēs ievērotu šo te mērķis, ekspektācijas konteksts un avotu ideju. Tepat ir, kur ir konteksts, te ir sistēma pat jau ir piedāvājis arī šos izpētes jautājumus. Šeit jau pat izskatās, vairs man daudz neko neuzdod, bet ideiski tāpatās tiek ievērotas šīs te lietas, kā veidojās šie te prompti. Es pastīšos, vai es neiekopēju pa daudz, neiekopēju. Tā kā prompt coach viennozīmīgi viens no jaudīgākiem aģentiem, ko es iesaku, viņš ir pieejams gan paplašinātā, gan vienkāršajā versijā. Tas, ko es noteikti iesaku, ir analītiķis, ļoti labi noderīgs tieši cilvēkiem, kuri ikdienā darbojās ar finanšu jautājumiem, ar budžeta analīzēm, kur var attiecīgi uzreiz saprast, kāda veida tendence ir datos, datu vizualizācijas nodrošināt. Ja kāds, protams, ir eksperts Excelī, tur Power BI vai cita veida risinājumos,
Nu, tad, protams, cilvēkiem, kuri jau ir eksperta līmenī, kaut kādā mērā liksies, es jau to visu zinu, es varu to izdarīt arī citādāk, bet tie, kuriem varbūt tās nav tās kompetences, tik nenormāli augstā līmenī, viennozīmīgi analītiķis ir tas, ko es iesaku izmantot, un pētnieks, jo es esmu strādājis ar dažādajām šīm te, deep research risinājumiem, kas ir, mākslīgā intelekta risinājumi, bet tieši, Microsoft Copilot vidē, tas tiešām spēja ļoti labi veikt šos te pētījumus. Šos te pētījumu rezultātus jūs varat tālāk izveidot arī kā Word dokumentus, ar kuriem jūs attiecīgi, protams, tālāk varat strādāt, lai izpildītu sev uzticētos uzdevumus. Un kas vēl ir forši, tad, kad jūs veicat šos te pētījumus vai cita veida analītiskos darbus, izmantojot aģentus, jums nav jāsagaida rezultāts. Jūs varat mierīgi, attiecīgi iet un darboties ar citām lietām, un aģents, attiecīgi Copilot jums pados ziņu, kad šī te izpēte ir pabeigta. Tas nozīmē, ka jums nav jākavē savs laiks tajā brīdī. Labi. Tagad mans ierosinājums ir, ka mēs paskatīsimies, kā darbojās Copilot Edge vidē, un es jums atkal iemetīšu vienu saiti, tīri, tā, lai jums arī būtu interesantāk un varat paspēlēties. Tā ir saite no, ja es pareizi atceros, no Vēstneša, Latvijas Vēstneša, un tie bija, laikam, grozījumi elektronisko sakaru likumā. Jā, grozījumi elektronisko sakaru likumā. Ok, un tad, kas ir Copilot Edge? Copilot Edge vidē. Atkal, šeit mēs redzam šo te zaļo ikonu, un šī zaļā ikona nozīmē, ka tas, ko jūs darat arī šajā te internetu pārlūkā, tie visi jūsu vaicājumi, tā informācija, ko jūs tur kopējat iekšā, arī tie dati ir pasargāti, atbilstoši šai te Google Enterprise Data Protection politikai, vadlīnijām, un šeit, protams, var arī aiziet un palasīt, ko tas īsti nozīmē, bet pavisam pāris vārdos tas nozīmē, ka šie te dati, ar kuriem jūs apmainaties, viņi netiks izmantoti citu mākslīgā intelekta modeļu trenēšanā. Tas, ko jūs varat mierīgi pavaicāt, ir iekopēt šo te saiti, un jūs varat paprasīt, lai uztaisi kopsavilkumu. Uztaisi kopsavilkumu par šo doku. Skatāmies, kas tur būs. Dažreiz ir tā, ka ir kaut kādas web lapas, kurām nevar piekļūt, kur attiecīgi šīs te mākslīgais intelekts tiek bloķēts, lai viņš nepiekļūst šāda veida datiem. Protams, šo visu arī var viegli apiet. Jūs varat uztaisīt vai no šīs te visas lapas pilno tā kā screenshotu, tā kā savākt. Cita lieta, jūs varat izdrukāt arī to uz PDF failu, tā kā arī tad jūs varat mierīgi apstrādāt šo te informāciju, pat ja attiecīgi šim te Copilotam netiek dota piekļuva tiešā veidā. Un te, protams, ir šīs te apraksts, un man pieņemsim neinteresē, ka tas ir tik gari, maks 5 teikumi. Atkal es rakstu ļoti triviāli, bet tas ir par to, ka, kā jūs varat efektivizēt to savu darbu, un jums nevienmēr jādomā, ka tam visam ir jābūt tik perfektam, jo atšķirībā no mums cilvēkiem, mākslīgajam intelektam, viņam ir tā kā dziļi vienalga, ka mēs tur izlaidīsim kaut ko, jo sistēma kā LLMs, viņš tāpat sapratīs, ko mēs vēlamies ar diezgan lielu varbūtību, protams. Tas ir attiecīgi šis te apkopojums 5 teikumos, mēs varam arī definēt to pavisam citādāk. Un, kas attiecās uz vēl, kā mēs varam lietot Copilot Edge, šogan jūs nevarēsiet atveidot, bet jūs varat pamēģināt atveidot uzdevumu mazliet citādākā veidā, kad mēs tiksim līdz tai fāzē. Es varu izmantot arī mākslīgo intelektu, lai mēģinātu atrast datu avotu. Atrodi datu avotu. Dažreiz gadās, kad kolēģi atsūta kaut kādu informāciju, varbūt tās viņi ir aizmirsuši pievienot šo te informāciju, no kurienes nākuši dati. Un, protams,
tā informācija nevienmēr tā kā ir zināms, kāds ir datu avots. Un, ja tas ir bijis publicēts kaut kur publiski, tad, izmantojot mākslīgo intelektu, jūs varat mēģināt saprast, no kurienes šī te visa informācija nākusi. Šeit es skatos, ka ir piedāvāts 3 dažādas opcijas, un starp tistē tas, no kurienes es šo te informāciju patiesībā biju ņēmis. Tas, kā jūs varētu darīt, šādi izskatījās šis te datu avots. Kā var redzēt, tāda vienkārši diagrama, nodzēsts viss šis te, tā kā informācija, fons, kas varētu pateikt, no kurienes tas ir nācis. Un iemesls, kāpēc es rādu šo te piemēru, ir, ka kolēģi var jums arī atsūtīt informāciju šajā te citā valodā, un jūs strādājat, piemēram, pie prezentācijas, un jums ir nepieciešams šo te informāciju arī lokalizēt. Viens no veidiem, kā mākslīgo intelektu var izmantot, ir, attiecīgi mēģināt iztulkot ne tikai tekstuāli, ko es ticu, visi jau zina, bet var teikt, lai arī šis te attēls tiek iztulkots angļu valodā. Iztulko attēlu latviešu valodā. Latviešu valodā tas nosaukums bija attiecīgi bija šāds. Paskatīsimies, vai viņš spēs to iekļaut. Šodien jau testēju, tur viss bija kārtībā. Man vajag iztulko pašu attēlu latviski. Skatāmies. Atkal iterācija, tātad mēģina man joprojām iestāstīt, lokalizē attēlu latviski, kā ar mazu bērnu dažreiz, bet tas nenozīmē, ka tas nav ātrāk, kā pieņemsim man pašam mēģināt to pārveidot citādāk. Joprojām mēģina man iestāstīt tekstuāli, nemēģināšu viņu Vēl ir veids, protams, ir aiziet uz šo te Exceli, pārzīmēt diagrammu latviski. Uzrakstīsim šādā veidā. Varbūt tas viņam būs saprotamāk. Es pats ikdienā ar mākslīgo intelektu visbiežāk komunicēju tieši angļu valodā, un kaut kā tā ir sanācis, ka jūs varat arī redzēt šeit. Mēs komunicējam latviski, bet sistēma fonā mēģina daudz ko joprojām pārvērst uz šo te angļu valodu, un tāpēc tas, man liekas, arī mazliet efektīvāks veids, kā ikdienā tikt pie sev vēlamā rezultātu. Attiecīgi, valsts ar lielāko iekšzemes koproduktu IKP pasaulē 25. gadā. Polija bija pēdējā valsts, kas pat pievienojās top 20 lielākajām ekonomikām pasaulē. Tā kā tas ir arī viens no tādiem foršiem use case'iem, kā jūs varat izmantot to ikdienā. Viena cita jaudīga lieta, ko jūs varat darīt neatkarīgi no tā, kāda jums ir licence, paplašināta, nepaplašināta, bet tieši Microsoft kontekstā noteikti ir vērts pieminēt, ir Copilot Pages lietošana. Es jums varu iedot arī šo te uzvedni, jūs varat paspēlēties un palaist fonā. Šobrīd es jums iedošu. Tātad uzvedne, iekopēta jums ir čatā. Idejiski ir tā, ka kāpēc tās pages varētu būt interesantas jums ikdienā strādājot, tieši sadarbojoties ar kolēģiem, vai tad, ja jūs paši pat izstrādājat kādu dokumentu. Pages funkcionalitāte ļauj atgriezties pie šīs te sarunas ar mākslīgo intelektu un dinamiski papildināt šo te dokumentu atkal un atkal, novest viņu līdz šai te gala stadijai, un tad attiecīgi viņu izeksportēt uz vajadzīgo formātu, vai tur ir Words vai PDFs, un attiecīgi pieņemsim nopublicēt viņu SharePointā. Protams, ka modernās valsts institūcijās vai jebkāda veida organizācijas B2B segmentā lielākoties cilvēki jau strādā ar SharePoint dokumentiem, bet ir, protams, arī, kur notiek šī IT failu pārsūtīšana joprojām šurpu turpu. Ar Pages savukārt jūs varat panākt to, ka jūs strādājat pie šī te vienotā dokumenta, kuru attiecīgi ne tikai jūs varat papildināt, bet to var papildināt arī citi kolēģi, un tostarp arī mākslīgais intelekts varbūt tās kā sabiedrotais pie šī dokumenta papildināšanas. Kā tas notiek? Es paņemu, principā,
Jebkura veida šobrīd. Es paņemšu tīri šos te intervijas jautājumus, lai netērētu laiku šī te prompta palaišanai. Un tad, kad šis te prompts ir realizējies, jeb uzvedni ir izpildījusies, es apakšā varu izmantot šo te funkciju zīmolīti. Zīmolīts dod iespēju man šo te saturu izveidot kā pages, jeb kā šo te Copilot lapu. Tad, kad es klikšķināšu, notiek kaut kas tāds. Attiecīgi atverās šī te, citos rīkos to sauc par Canvas vidi, bet, atverās šī te opcija. Es aiziešu pēc tam uz citu dokumentu, bet, tīri, lai parādītu, ko es te vēl varu izdarīt. Es varu caur šo te plusiņu attiecīgi pievienot tabulas, es varu pievienot šos te virsrakstus, varu pievienot attiecīgi uzdevumu saraksts, balsošanas tabulas un ko tik vēl ne. Ja šis būtu kaut kādā mērā, likumprojekts, vai, kaut vai pasākums, ko jūs organizējat, tad jūs varētu strādāt pie šī te visa pasākuma kopuma, saliklāt visus uzdevumus. Šeit jūs varētu definēt arī uzdevumu saņēmējus, piemēram, pielikt mani, pielikt citus kolēģus, un tajā brīdī, kad jūs viņus pieliekat klāt, viņi saņems informāciju par to. Ja es klikšķinātu uz šīs ikoniņas, attiecīgi šie te adresāti saņemtu paziņojumu un viņi varētu dinamiski labot šo te dokumentu uzreiz no e-pasta. Viņiem nevajadzētu iet kaut kur šeit šajā pages vidē, lai to darītu, jo viss, ko viņi darītu, uzreiz ielabotos arī šeit. Es šobrīd to nedaru, un, protams, tas, ko jūs vēl varat darīt, kā jūs minēju, izmantot šo te mākslīgā intelekta spēku, lai papildinātu šo dokumentu atkal un atkal. Es varu, pieņemsim, uzrakstīt pievieno dokumenta beigās, labi, es izdarīšu citādāk, pievieno dokumenta beigās pateicību. Lai arī cik tas dīvaini izklausītos, bet lai nu būtu, jā. Konceptuāli sanāk tā, ka jūs varat atgriezties pie šīs te sarunas ar savu dokumentu, un jūs tajā dokumentā varat likt klāt jaunus elementus. Šis pat no galvas izpruk šī te dīvainā uzvedība pateicība, bet lai jau būtu. Un tas ir tā, kā jūs varat darīt. Jūs kaut ko darījāt, jūs atgriežaties un jūs turpināt visu laiku strādāt ar šo te dokumentu. Ne tikai pievienot beigās, jūs pa vidam un ko tik vēl ne. Un tagad es parādīšu, kā darbojās šis te Copilot Pages spēks. Ja jūs gribat atgriezties pie Copilot Pages, jūs dodaties uz bibliotēku, tā ir viena no opcijām. Tad bibliotēkā jūs varat atrast visus savējos šos te iepriekš gatavotos lapas. Otra opcija, jūs varat doties uz šīm te sarunām, jeb to, ko jūs esat diskutējuši ar šo te čatu, uzklišinot uz filtrs, jūs redzēsiet šīs te lapas. Un, kā jau es teicu, es gribu parādīt, ka mēs varam veikt izmaiņas šajā te dokumentā arī no e-pasta vides. Es paņemu e-pastu, es paņemu iepirkuma dokumentāciju, un es ierakstīšu šodien ir 14.04. Un es tagad aiziešu uz to savu Copilot Pages lapu, kura atrodas zem bibliotēkas, un paskatīšos, kas te notiek. Te bija es te rakstu. Šodien ir 14.04. Var redzēt, ka šobrīd pie šī te dokumenta strādā Artūrs Peha, un tas ir tas, uz ko es aicinu arī jūs, ja jūs gribat dinamiski ikdienā strādāt ar kolēģiem, jo tas ir, tā kā, var strādāt SharePointā. Tas, protams, arī ir super, bet var arī papildināt to visu ar mākslīgā intelekta jaudu un tādu, iedot to visu dinamiskāk. Tad, kad jūs šīs te Copages lapas izveidojat, sākot ar sevi, dokuments ir plus mīnus gatavs Pages vidē, jūs klikšķināt uz šo te kopīgošanu, jūs varat kopīgot lapas saiti, jūs varat kopīgot komponenti. Tad, kad jūs kopīgojat komponenti, jūs varat viņu iemest arī Teams vidē. Tas nozīmē, ka izveidojās saite, jūs iekopējat viņu Teams vidē, un tie kolēģi, kuri ir allaši, tie, kuriem vajag atgādināt, un es ticu, ka tādi ir visās organizācijās, jūs iemetat, un jūs viņam sakat, come on, tā kā aizpildi, tā kā to savu daļu, kas tur ir nepieciešams, un tam cilvēkam ir vēl mazāk argumentu, lai viņš to nedarītu. Tā kā Copilot Pages, super spēks, noteikti ir vērts izmēģināt. Ok, un tagad dodamies atpakaļ
pie tām citām lietām. Tas, ko es jums aicināšu šobrīd darīt, mēs paspēlēsimies ar Copilot un PowerPoint, ko mēs varam izdarīt Copilotā un PowerPoint vidē. Es aiziešu uz šo prezentāciju, es viņu gribu tā kā pārtraukt, un es jums varu iemest šādu promptu. Atkal super īs, jūs varat, šis būs īsais prompts, es jums varu iemest arī garo versiju, piemēram, ok, mēs varam iemest kaut ko tādu, tūlītās jums ielikšu vēl vienu garo, ja kāds grib uzreiz kaut ko garāku, paskatīties. Tātad, kā mēs varam veidot Copilotā prezentācijas? Nu, tā kā mēs varam veidot PowerPointā prezentācijas ar Copilot? Ir vairāk veidi. Es paņemšu file, new, un viena no opcijām ir izmantot šo te, nu, tā kā new create with Copilot. Tad viens no veidiem mēs create new with Copilot. Šeit mēs varam izmantot vienu no šīm te saīsnēm, kuras noteikti ir vērts zināt, izmantot slash zīmi. Un, ja jums iepriekš, piemēram, bija gatavs saturs, vai tas būtu, nezinu, kaut kāds konceptuāls dokuments, vai jūs iepriekš uztaisījāt pētījumu ar researcheru, un jūs tagad vēlties no tā izveidot šo te prezentācijas saturu, jūs rakstītu un atsauktos viennozīmīgi uz šo te, nu, konkrēto dokumentu. Es šobrīd to nedarīšu, es vienkārši izvēlēšos kāds šodien ir laiks, muļķīgi, bet lai būtu, jo tas vienkārši ietaupīs šo te laiku. Ok. Tāpēc, ka tajā brīdī, kad es veidoju prezentāciju, es nevarēšu darboties tajā savā citā prezentācijas vidē, jo, nu, tiks tā kā, nu, bloķēts, nu, uz to brīdi, kamēr prezentācija veidojās, nu, man šī te PowerPoint vide. Bet kā tas viss notiek? Tātad šeit es varu izvēlēties šo te prezentācijas dizainu, es varu definēt, kādu veidu bildes es vēlos, un attiecīgi es varu definēt, cik daudz slaidus es vēlos. Skaidrs, ka man tur kāds šodien ir laiks, tur bija, nu, super primitīva šī te atbilde. Kā var redzēt, tad maksimāli Copilot spēja izveidot prezentācijas šobrīd līdz 40 slaidiem, kas, protams, ir nenormāli daudz, nu, un attiecīgi tas ir viens no veidiem, kā mēs varam veidot prezentācijas. Cits veids, kā veidot prezentācijas, ir, ok, es esmu organizācijā, man taču ir sava jau prezentācijas forma. Es negribu veidot prezentācijas, kuras ir varbūt skaistas, bet neatbilst mana uzņēmuma šīm te, nu, vadlīnijām. Un tas, ko mēs varam darīt, es atvēršu vaļā jau šobrīd vienu labklājības ministrijas paņemtu prezentāciju sekundi. Šādi. Tas, kas notika, es atradu sākumā internetā šo te pašu prezentāciju, ok, šeit būs, redz, kur. Plāns persona, nu, tas bija labklājības ministrijas prezentācija kaut kur no interneta, un es prasīju attiecīgi, lai man mākslīgais intelekts izveido jaunu prezentāciju, balstoties uz jau esošu prezentācijas nu, dizainu. Un tas, ko var darīt, attiecīgi, jūs atverat jau esošu kaut kādu uzņēmumu sagatavi, kurā iespējams pat nebūs daudz teksta, bet tur būs šī te vizuālā identitāte ar krāsām, ar logotipiem un visu pārējo. Un balstoties uz to, jūs varat caur šo te Copilot chat vidi, jo šeit arī ir agent mode, nu tā kā aģenta režīms, jūs varat lūgt izveidot šo te prezentāciju. Un te bija tas nu, rezultāts, kas tika izveidots. Te ir jāsaprot, ka varbūt tā prezentācija liekas tāda mazliet šaurāk saspiestāka, bet tas vienkārši ir tāpēc, ka viņa nav 16:9 formātā, kā mūsdienās parasti ir ierasts. Bet, ja tā tīri konceptuāli paskatās, tad es teiktu, ka nu, visi tie logotipi, krāsu, gāmas un vispārējais ir diezgan labi ievērots. Es neatveidošu šobrīd šo te prezentāciju, jo, kā es teicu, tas var aizņemt 5-10 minūtes, bet viens no veidiem atveram savu gatavo prezentāciju, rakstam iekšā, balstoties uz šo te dizainu, izveidot man jaunu
prezentāciju. Tas, ko es vēl parādīšu jums ātri, vēl ir viens cits veids, kā jūs varat veidot, protams, prezentāciju, ir sekojoši. Jūs varat veidot prezentāciju, balstoties arī vienkārši uz šo te logu, un jūs varat ierakstīt, es iemetīšu jums vienu šo te promptu, ko jūs varat izmantot, lai gatavotu to, par ko mēs nu pat runājām. Sekundi. Tas ir tātad izveidot jaunu prezentāciju, izmantojot template PPTX failu, uzņēmuma pārskats. Jūs izmantojat šo te uzvedni, un idejiski jūs vienkārši ieliktu klāt šo te template failu, nu, un attiecīgi jūs pievienot varat arī klāt vēl papildus failu, nezinu, Word dokumentā ar šo te saturu, ko jūs gribētu iekļaut šajā te prezentācijā. Bet tagad es varu izdarīt citu vēl lietu. Es varētu, pieņemsim, šeit rakstīt, ka man vajag izveidot prezentāciju par attālinātā darba priekšrocībām, un tad, kad šeit es čatā darbošos, tad sistēma man uzdos papildus dažus jautājumus, tostarp par dizainu, tostarp par kāda ir mērķa auditorija un vispārējais, un tad ir kopumā tie 3 dažādie veidi, nu, kā jūs varat mēģināt veidot šīs te dažādās prezentācijas. Ja tas aizņems mazliet ilgāku laiku, tad man nāksies pārslēgties jau pie citiem uzdevumiem, jo mums ir tikai 39 minūtes palikušas, un man vēl tiešām daudz visādi forši piemēru, ko jums parādīt. Ļausim, lai mazliet padarbojas, tikmēr es pastīšos, vai es varu šeit pastrādāt. Šeit klikšķinot uz pašu prezentāciju. Tas, ko jūs varat darīt, jūs varat mierīgi tulkot visu prezentāciju tagad arī citā valodā. Arī tās Microsoft prezentācijas, tie 11 slaidi, ko jūs redzējāt, izņemot kaut kādus atsevišķus slaidus, viņi tika tulkoti ar šo te Microsoftu, izmantojot šo te Translate this presentation funkciju. Protams, tur ir jābūt maksimāli arī godīgam pret jums. Nav tā, ka tur viss ir ideāli, es domāju, tekstuālā ziņā, bet tā jauda, ka tieši tas dizains nemainās. Tā ir superspēja, jo es pats esmu strādājis arī ar dažādiem rīkiem, un sanāk tā, ka jums, kad ir jāprezentē savus uzņēmumus vai organizāciju citās vietās, bieži vien tas lielais cepiens vai laika patēriņš ir tieši tajā brīdī, it kā jau var dabūt arī pa tiem fragmentiem, arī iepriekš varēja tulkot pa fragmentiem, bet tad tur ir tā ņemšanās diezgan liela un pamatīga. Šeit, ja tu vari šo te visu saturu dabūt daudz ātrāk, tad atliek jau, protams, mainīt, protams, vienmēr var piesaistīt arī valodas speciālus, kas vēl papildinās šo te saturu, tā kā tam ir jābūt. Mēs atgriezīsimies pie šīs te tulkošanas, tikmēr es jums vienkārši parādīšu, ka te parādās šī te auditorija, es teikšu, ka vadībai, lai būtu, cik gara ir prezentācija, es teikšu vidēji tur 10 slaidi, iedvesmojoši, lai būtu, un šeit parādās šie te citi elementi, šīs te attēlu formāti, var izmantot arī šo te organizācijas template, bet atkal skip all, mēs to nedarīsim, jo tam nebūs laika. Es vienkārši parādīšu šo te tulkošanas funkciju tagad. Mēs varam translate this presentation, man jāizvēlās valoda, es teikšu, ka es gribu šo te English un translate. Šī ir ļoti vienkārša prezentācija, un es domāju, ka viņi tiks iztulkoti ļoti zibenīgi. Kas notika, tika izveidoti paralēli cits slaids, ja? Te parādījās tas pats faila nosaukums, beigās ir šis te English, un attiecīgi šeit, kas attiecās uz šo te vizuālo identitāti, nekas nav mainījies. Protams, šeit ir šis te Labklājības ministrijas logotips, ko nāktos attiecīgi pielabot, bet atkal, tās ir detaļas salīdzinot ar visu pārējo. Ko vēl mēs varam darīt šajās te prezentācijās? Labi, mums viņas ir, bet kaut kur varbūt kaut kas ir pa garu, kaut kas neskan tik ļoti labi. Mēs varam attiecīgi iezīmēt šo te failu. Mēs varam klikšķināt uz šo te zīmuļa ikonu, un mēs varam attiecīgi palūgt šajā gadījumā condense, lai uztais tā kā īsāk. Un te atkal, man šis te PowerPoints tagad ir angļu valodā. Ja jums viss ir latviski, jūs, protams, redzēsiet šos te visus tekstus citā valodā. Un paskatāmies, kā tas viss pārveidojas. Mēs varam, protams, arī pievienot bildes pašā prezentācijā. Paskatīsimies, kā tas darbojas. Mēs varam teikt,
replace picture with elephant, lai būtu. Pastīsimies, vai viņam tas sanāks, jo atkal, ja dažreiz šis te konteksts, jeb saikne ar konkrēto failu pazūd, tad var gadīties, ka nevienmēr tas uzreiz izdodās, bet jūs varat, strādājot ar saviem šiem te materiāliem, atkal izmantot mākslīgo intelektu, jums nav kaut kur jāskrien uz citu vidi, lai, pievienotu kaut kāda veida jaunus, vizuālos elementus. To visu var paveikt arī šeit pat, strādājot no šī te konkrētā faila. Kamēr tur sistēma vēl domā, tas bija 4. slaids, mēs varam, protams, arī pievienot klāt atsevišķus slaidus, mēs varam attiecīgi uztaisīt šīs te prezentācijas kopsavilkumu. Pastīsimies, es iespējams pārtraucu šobrīd to bildes veidošanu, bet ieķērās mazliet tagad, skatāmies. Summarize this presentation. Ļausim, lai tas izdarās. Jā, kādu mirklī tas paņem. You asked, summary, social media. Respektīvi, mēs varam apkopot šo te prezentāciju. Vēl kas ir tāda būtiska nianse, kas atkal strādā visur. Tur Words, Excels, PowerPoints nav svarīgi. Jūs varat palūgt mākslīgajam intelektam būt kritiskam. Jūs varat prasīt, kas tajā visā manā stāstā nav ok. Attiecīgi, kā es varu vēl labāk uzlabot šo te materiālu, sākot ar tām pašām valodu kļūdām, sākot ar to, vai tur ir loģika vispār tajā visā procesā, un tādējādi attiecīgi šis te mākslīgais intelekts var veikt šos te uzlabojumus. Te ir jāsaprot divas tādas lietas. Jūs varat to darīt, uzreiz ļaut labot šīs te lietas pašā failā. Tas nozīmē, ka jūsu pats fails mainīsies. Vai jūs varat vienkārši caur šo te čata režīmu, teikt, tā kā izējam cauri pa vienam slaidam vai izējam cauri tur pa vienai lapai tam dokumentam, tādējādi jūs varēsiet, visu laiku manuāli būt līdzās tām visām pārmaiņām. Jo pretējā gadījumā, ja jūs atdosiet šo te, iespēju labot dokumentu pašam mākslīgajam intelektam, jūs varētu vienkārši neizsekot tām visām izmaiņām, kas dokumentā ir bijušas, un tamdēļ, ir jāatcerās, ka, labāk vienmēr ir pieglabāt vēl kādu rezerves kopiju, jo tas pats Excels, viņš nestrādā citādāk, ja pēc katrām izmaiņām tev ja tu nenospiedi save. Un tas nozīmē, ka, ja jūs neesat veikuši šo te versionēšanu, var gadīties, ka tā ir jūsu beidzamā versija. Labi, bilde mums tagad pārtraucās, jo es te aizbaidīju šo te Copilotu, bet es ticu, ka jūs sapratāt, kā tas viss darbojās. Galvenais ieslēdzam agent mode, un tad mēs varam likt attiecīgi šīs te visas lietas klāt. Un atkal, mēs varam paprasīt, lai pat failu struktūra tiek izmainīta. Mēs varam paprasīt vienkāršot, paplašināt tekstu. Mēs varam palūgt salikt atsauces. Daudz visādas lietas, ko jūs varat darīt tieši ar šīm te prezentācijām. Šobrīd mans aicinājums ir, ka mēs dosimies tālāk uz Excel vidi. Man šie faili vairs nebūs nepieciešami. Un ko mēs darīsim Excel vidē? Pirms mēs aizējam uz pašu Excel, es parādīšu vienu citu lietu, iemetīšu jums atkal Q&A. Jūs droši varat vaļā šo te saiti. Es attaisu šobrīd arī pats jaunu tērzēšanu. Man nevajag jaunu tērzēšanu, bet es Edge vidē to darīšu. Es aizēju šo te Edge vidi, es izvēlos Start New Chat, un ja kāds pamanīja, ka es bieži tur sāku kaut ko darīt ar jaunu čatu, ticu, ka daļa no jums jau zina, to visu sauc par šo te konteksta nosacītu atbrīvošanu, jo ja es turpināšu čatot ilgi par daudz un dažādiem tematiem, dažreiz pat nevajag daudz, dažreiz pietiek, ka tu esi uzdevis vienu jautājumu un pēkšņi tu runā pavisam par kaut ko citu, prasa, lai izveido attēlu, bet Copilots domās, ka tu joprojām esi tajā, tā kā virtuvē vai tajā, jomā, un viņš var tev mēģināt, virzīt uz to, par ko viņš patās ir runājis. Tāpēc, uzsākot šo te jauno čatu, jūs, tā kā sākat no nosacīti, varbūt tās ne no tukšas vietas, bet no balts lapas, tā varētu teikt. Es iemetu šo, un es varu paprasīt, kādas tendences redzi datos. Atkal pārslēdzās uz šo te angļu valodu. Ok, un
Kamēr tur sistēma mēģina izdomāt, kādas tendences redz datos, es jums parādīšu jau gatavu failu par šo te konkrēto dokumentu, ko jūs redzat. Es varbūt tās vēl pirms tam ātri atvēršu jums šo te failu tie, kuri varbūt tās nav atvēruši paši šo saiti. Atveram vaļā. Redz, kur. Tātad tas ir Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās, un tas ir tas, kas tur ir redzams. Tas, ko es biju izdarījis ar šiem te datiem, un tas, ko jūs varat mierīgi arī atveidot, ja jums ir kāds brīvāks brīdis, jūs varat ne tikai palūgt par šīm te visām tendencēm, jūs varat ne tikai palūgt vizualizēt šos te datus, bet manā konkrētajā gadījumā es biju palūdzis, lai sistēma to uztaisa kā Excel failu. Attiecīgi pārvērš šos te visus datus Excel failā. Kā cits use case ir gadījumi, kad citās vēl iestādēs vai, nezinu, tie paši skolotāji mēdz gadīties, ka viņi veido kaut kādas tabulas ar kaut kādiem rezultātiem, kas tur, nezinu, sportā kaut ko izdarīs un tam līdzīgi. Tātad Copilot var izmantot arī kā OCR risinājumu, jeb Optical Character Recognition risinājumu, kas šos te datus pārvērš digitālākā formātā. Skaidrs, ka tas nekādā mērā neaizvieto nevienu advancētu rīku, tas tā nebūs, bet, ja tas nav milzīgs apjoms, to noteikti var izmantot. Un šeit arī jūs redzat fonā, kā tas viss notiek, tur sistēma darbojās un mēģina saprast, kādi ir šie te dažādie elementi, kas šajos datos ir redzami. Es atvēršu vaļā jau gatavo failu, šādi izskatās šis te gatavais fails, un attiecīgi es prasīju, lai man no tā PDF tiek uztaisīts Excel fails, un man kaut kā negribējās pašam manuāli pārbaudīt, vai tie dati ir pareizi vai nē. Es arī biju sistēmai palūdzis, lai man salīdzina, vai šie dati tajā PMLP PDF failā sakrīt ar man tā kā uzģenerēto Excel failu. Un attiecīgi tur, kur sakrita, tad viss sakrīt. Man tur nebija nevienā vietā nesakritības, bet tas ir atkal stāsts par to, ka nevienmēr, kad jūs ikdienā strādājat ar cita veida partneriem, viņi atsūtīs datus jums vēlamā formātā. Jūs varat jebkāda veida saturu, kas iespējams ir arī tā kā tīri tekstuāls vai CSV vai tam līdzīgi. Jums nevajag pašam zināt visas formulas un vispārējo, jūs varat palūgt, lai sistēma jūsu vietā mēģina sakārtot šos te datus uzskatāmā veidā. Tas, kas vēl tika izdarīts pēc tam, es palūdzu uztaisīt šīs te dažādās diagrammas, ko var redzēt šajos te, ko var saskatīt šajos te datos. Protams, ar Copilot šo te Excel kopā var taisīt arī rakurs tabulas, ja pivot tables. Šeit var redzēt tādus vienkāršus grafikus par kopējo iedzīvotāju skaitu, par top 10 teritorijām, par reģistrācijas statusu sastāvu, un paskatīsimies, ko mums tur ir tagad jau Copilot sadomājis un sastāstījis. Kopīgi gandrīz visi ir deklarēti, lielāko valstspilsētu reģionālajie centri izceļas un tam līdzīgi. Tas ir veids atkal, kā jūs varat strādāt ar datiem. Ja jums ir milzīgs datu masīvs, tad noteikti es iesaku jums izmantot šo iebūvēto aģentu analyst, bet kaut kādām vienkāršām darbībām, ja tie ir PDF faili, jums nav obligāti jāvar vaļā Excelis, lai jūs varētu tikt ar uzdevumiem galā. Es atvēršu citu Excel failu, un tur gan mēs padarbosimies jau ar pāris lietām, lai jūs redzat, kā Excels, attiecīgi, tiek galā ar šo te Natural Language Processing, jeb maniem vaicājumiem vienkāršotā valodā, kā viņš izpilda šos te uzdevumus. Un šis fails būs, tūlītās parādīsies uz ekrāna. Tas ir tāds atkal savā ziņā ļoti vienkāršots fails, bet tas parāda to visu būtību, ko mēs vēl te varam darīt ar Copilot. Tad es klikšķinu uz Copilot, un Copilot atkal šeit arī parādās. Viena lieta ir, ka jūs varat strādāt ar Copilot kā ar chat only, un tad, kad ir šīs te chat only, atkal mēs varam atgriezties pie vecajām sarunām, kas mums šeit ir bijušas. Un mēs varam strādāt, protams,
Allow editing. Allow editing nozīmē jeb rediģēšanas režīms. Tas nozīmē, ka viss tas, ko mēs prasīsim Copilotam, tas mēģinās atveidot šajā te konkrētajā failā. Es tūlītās jūs arī varat droši paņemt jebkādu savu Excel failu. Ja jums ir šī te paplašinātā licence, tad droši izmantojiet. Gadījumā, ja kādam no jums šis te editing neparādās, bet jūs zinat, ka jums ir pilnā paplašinātā licence, iespējams, ka kaut kādas funkcijas var darboties tikai beta versijā. Tas nozīmē, ka jums jāaiziet zem Exceļa, jānomaina iestatījumos, ka jūs esat atvērti tam, ka jums rādās beta funkcionalitāte, kas nozīmē, ka viņa vēl nav palaista pilnībā lietošanā, bet jūs ātrāk tiekat pie viņas tā kā eksperimentiem testēšanai. Okay. Un tagad tas, ko es darīšu, es vienkārši palūkšu, lai tulkot visu, lai man iztulko visu latviski. Arī to var izdarīt. Iztulko visu latviski sheet 1. Tā ir viena no lietām, pēc tam mēs palūksim arī sadalīt šo te G kolonu divās daļās, jo, kā var redzēt, šeit ir šis te sentiments, un te ir arī šī te aktivitāte, kas ir notikusi attiecīgi šajā uzņēmumā. Un šeit redz, kur ir, pieņemsim, ko tieši tulkot šīt viens lapā. Tikai šūnu tekstu plus tabulu nosaukums, tad Copilot man vaicā, lai tā kā netiktu veikt šīs izmaiņas, kā es nevēlos. Es vienkārši teiktu atstāt kā čai, lai paliek. Un es arī neatbildu ar pilniem teikumiem, cerībā, ka mans Copilots mani sapratīs tik un tā. Ļausim, lai viņš šīt viens visu. Kā redzēt, nesaprata mani no viena vārda, tā kā jādod viņam vēl papildus instrukcija, bet arī šeit tiek teikts priekšā atbildi ar 1, 2, 3, 4, un tas ir arī tas, kā jūs varat ikdienā raudzīties, ka nav jāmēģina komunicēt ar mākslīgo intelektu, tā kā līdz galam vienmēr, tā kā jūs varbūt tās teiktu tur saviem kolēģiem. Kā pārdēvēt lapu šīt, tas jau atkal ir pa daudz. Es teiktu, ka šitien būtu vajadzētu bez blā blā. Es rakstīšu 4, un man vajadzētu, lai tas ķerās pie darba, nevis atprasa visu šīs detaļas. Bet no otras puses tas nav slikti, jo es varbūt kā cilvēks tam nepievērstu uzmanību, bet mākslīgais intelekts tā kā tver to bildi kaut kādā mērā plašāk, un kas ir tikai normāli, saprotot, kādas tur tehnoloģijas apakšā, un tas var iedot man šo te papildus pārbaudes elementu lietām, kam es vispār nepievērstu uzmanību. Šitas man pārdevēt lai būtu 2. Ļoti daudz jautājumu šajā brīdī, tā kā par daudz. Patiesībā visdrīzākais prompta vaina. Man vajadzēja vienkārši detalizētāk promptu sagatavot, lai mums nebūtu ar šo te visu jāsaskaras. Un kamēr tur sistēma mēģinās tulkot, es jums varētu mēģināt atrast varbūt kaut kādu jau izpildītu šo te failu, lai mēs redzētu, kā tas viss darbojas, ja tad plānoja tulkošanu. Attiecīgi, tas aizņem kādu laiku, bet atkal, kas mums vēl ir jāatceras vai jāsaprot, ka šobrīd Copilot arī būs pieejams šis te cowork režīms, kas ir fantastisks ziņas un jaunums kopumā. Un šobrīd gan Latvijā vēl nav Copilot cowork režīms pieejams, vismaz ne man. Lai gan man ir paplašinātā licence, tas, ko viņi dara, viņi ievieš šo te jauno funkcionalitāti vai iespējas mazpamazītiņām. Es jau esmu pats redzējis vairākus šos te interneta, pašus Microsoft lietotājus vai MVPs, šos te, kā sacīt, cilvēkus, kuri stāsta par Microsoft risinājumiem, un viņi jau tā kā rāda, kā tas viss darbojās, un tur nāks klāt vēl daudz un dažādas funkcijas, ko jūs varēsiet uzticēt, vienkārši, lai Copilots dara jūsu vietā, fonā, attiecīgi jūs varēsiet nodefinēt dažādu veidu uzdevumus, un jūsu dators tiks izmantots kā vide, savā ziņā kā cilvēks, kurš pildīs šīs te funkcijas. Te gan tā tulkošana aizņem kādu laiku, es mēģināšu paskatīties, vai man jau ir gatavs kāds fails, kur tas viss bija. Šis nav, lai mēs varētu netērēt jūsu laiku tik daudz. Šis nē, tas bija tā
Skatos. Šitien es biju uztaisījis jau kaut kādā mērā šos te key patternus. Es varu jums atrādīt, lai jūs saprastu. Tas bija angļu valodā, kad es biju spēlējies ar šo failu. Tātad es arī tur prasīju, kādas ir šīs te tendences failos, ko var no tā visa uzzināt. Tad es arī attiecīgi palūdzu, lai man uztaisa šos te grafikus no šiem te datiem. Un to visu jūs varat, tas scenārijs ir pavisam vienkārši. Jūs atverat vaļā jebkuru savu Excel failu, ar kuru jūs gribat, par kuru jūs gribat uzzināt kaut ko vairāk. Jūs varat mierīgi sākt ar to, ka jūs pavaicājat, kādas ir šīs te galvenās tendences, ko jūs redzat datos, vai jūs varbūt zināt, kamdēļ jūs vispār varat vaļā šo te failu un sākt vienkārši ar šo te jautājumu. Un tad virzīties uz to, ka jūs mēģināt vizualizēt to, kas ir vizualizējums, ja tas ir vispār nepieciešams, vai attiecīgi, ja jums ir nepieciešams veikt failā izmaiņas, un failā var veikt diezgan daudz un dažādas izmaiņas. Redz, kur var redzēt, ka ir viss iztulkots. Es jums parādīšu vēl vienu piemēru, ko var izdarīt, un tad gan mums būs jāķerās arī jau pie citiem rīkiem. Jūs, protams, varat prasīt, lai Copilot jums arī raksta formulas šobrīd, attiecīgi, lai skaidro, kā top konkrētas formulas, kas ir jau daudz komplicētāks un labāks risinājums nekā tas bija vēl pavisam nesen, kad Excels darbojās tikai un vienīgi Copilot chat režīmā. Šobrīd tas darbojas šajā te edit opcijā. Es paprasīšu izdarīt vēl vienu lietu, lai jums parādītu, kas vēl ir iespējams. Sekundi. Attiecīgi, tas, kas šobrīd notiek, es apstādināšu, un lai viņš saglabā šīs te izmaiņas. Iezīmē šūnas, kuru vērtība ir lielāka par 50, ar sarkanu visu, kas mazāks. Ir lielāks par 50, ar zaļu, ar sarkanu visu, kas mazāks par 0. Skatāmies. Tad konceptuāli atkal varbūt tās varēja labāk aprakstīt. Sekundi aizgāja vai neaizgāja? Neiekupēja laikam. Ar šūnu ir lielāka par 50, ar sarkanu visu, kas mazāks par 0. Tā, es mēģinu tagad iezīmēt visas šūnas, kuras attiecīgi ir šo te pozitīvo vērtību un viss, kas ir ar negatīvo vērtību. Bet tam noteikti ir praktisks arī pielietojums, jo ikdienā, ja sanāk strādāt ar budžetu, tad daudz uzskatāmāk ir skatīties, kur tu var redzēt kādas, varbūt tās uzreiz tāds vizuāls iespējas. Ja sarkans, tad man tam ir jāpievērš vairāk uzmanības, ja zaļš, tad viss it kā ir labi. Sheet 1, atkal šie te papildus jautājumi, atkal es teiktu, ka šī ir promptu vaina vairāk nekā Copilot vaina. Un paskatīsimies, vai ar šo te atbildi būs gan. Tas, ka tas noteikti strādā, tas ir pārbaudīts nereizi vien. Paskatīsimies, vai nākošais sekundēs tas taps vai netaps. Es atstāšu šo te, lai fonā darbojās, un tikmēr es gan aicināšu jau doties uz šo te citu vidi. Un tā cita vide, kurā mēs paspēlēsimies, un paskatīsimies, ko Copilot var izdarīt tur, ir Outlooks. Tātad formatēšana vēl nav nomainījies, ļaušu, varbūt atgriezīšos, ja sanāks mums laiks. Atveram vaļā Outlooku, un Outlookā attiecīgi tas, ko mēs varam darīt, es paņemšu šo te, tā ir izdomāta sūdzība par ceļojumu Spānijā, ka tur cilvēks neapmienāts, ka viņam tur kaut kas viss bija slikti. Un mēs varam, protams, izmantot Copilot attiecīgi, lai atbildētu uz šiem te e-pastiem. Viena no opcijām ir atkal palīdz man atbildēt. Tas nozīmē, ka šis te Copilot atvērsies darba režīmā, jeb tur fonā. Kā var redzēt, šeit uzreiz automāts tiek piesaistīts šis te fails. Otra opcija ir, es varu vienkārši palūgt atbildi uz e-pastu šeit. Gan vienā, gan otrā gadījumā viņam šīs izmaiņas bija jāveic šajā failā, bet es to rādu, lai nodemonstrētu vēl vienu lietu, ko jūs varat izdarīt ar mākslīgo intelektu, tad, kad šī te atbildi ir sagatavota. Neatkarīgi no tā, vai jūs sagatavojat atbildi ar mākslīgo intelektu, vai jūs to sagatavojāt ar, tā kā paši manuāli, ja jums ir šī te paplašinātā versija. Aizstājam
Šeit ir super īsa atbilde. Paldies par jūsu vēstuli un detalizēto aprakstu. Šeit ir ironiski, diezgan ironiski sniegt atbilde. Un tas iemesls, kāpēc ironiski, jo man ir Copilot Outlook instrukcijās definēts, ka jāatbild ir sarkastiski un tā kā ar mazliet ironisku piesitienu. Bet ko jūs varat darīt? Atkal, jums ir sagatavota sava atbilde. Piemēram, jums tur ir kaut kāds iekšējais nezinu, tāds, kā sacīt, izaicinājums, kur kolēģi savā starpā nevar kaut ko sadalīt. Jūs, iesaistaties un vēlaties tam visam, tā sacīt, piešķirt tādu pieaugušu cilvēka skatpunktu un mēģināt, tā kā nogludināt situāciju, vai tā ir atbilde uz kaut kādiem aicinājumiem vai tam līdzīgi. Un tad, kad atbildi ir sagatavot, jūs varat paprasīt, lai mākslīgais intelekts izvērtē to jūsu atbildi. Un tas, ko es darīju, es iezīmēju šo te vēstuli, es uzklikšķinu iegūt šo te apmācību, un pie tā strādā, sapratu, pamēģināsim vēlreiz. Tā gadās. Mēģināt vēlreiz. Tas ir tā kā live demonstrācija, tas ir tikai un vienīgi normāli, ka nevienmēr viss aiziet ar pirmo reizi, skatāmies. Un tas, ko sistēma izdarīs, viņi izanalizēs to atbildi un ideālā gadījumā tā kā ieteiks, kā to varētu padarīt tādu empātiskāku, jeb iekļaujošāku tur, kur tas ir vajadzīgs. Šeit ir saglabājiet profesionālu pieklājību. Attiecīgi, jūs varētu apsvērt šo te iespēju izslēgt emociju zīmes no oficiāla rakstura e-pasta un tā tālāk. Te acīm redzot, ir gana daudz visas šīs te lietas, kas ir labi, tā kā aprakstīts un šis te labais piedāvājums, kā to varētu darīt, bet atkal, tas ir par to, ko jūs attiecīgi varat darīt arī šajā te Outlook vidē. Vēl viens tāds foršs pielietojums Copilotam Outlook vidē ir daudz ērtāka sapulču plānošana. Un šeit es paņemšu atkal vienkārši kaut kādu e-pasta vēstuli, un šeit jūs redzēsiet šajā te sākuma daļā ir ikona sapulce. Un kā tas darbojās? Es klikšķinu uz šo te sapulci, un kas notiek, ka tie cilvēki, kuri bija iesaistīti tajā diskusijā, viņi tiek attiecīgi uzreiz iekļauti šajā te plānā. Nevis plānā, bet šajā te uzaicinājumā. Attiecīgi tiek iekļaut arī šī te visa sarakste. Te es varu uzreiz pievienot klāt visu šīs te opcijas, ieslēgt šo te koordinātoru, jeb facilitātoru. Un, ja kāds nezināja, tad tajā brīdī, kad tiek veidotas tikšanās, jeb plānotas tikšanās, ieslēdzot šo te facilitātoru, tas palīdz sekot sapulces struktūrai, respektīvi, kā jūs virzāties uz šo te rezultātu, pamatojoties uz sagatavoto sapulces plānu, jūs varat lūgt, lai facilitātors, jeb koordinators, izsaucot viņu ar @facilitator, lai viņš veic kaut kādus uzdevumus. Piemēram, es jums tūlītās arī atrādīšu uzreiz vienā vietā. Aiziesim uz Teams vidi. Teams vidē mums bija rīkota tāda atkal spēļu nolūkos, lai es varētu jums parādīt vairāk visu šīs te funkcijas ar ģimenes biedriem, tā kā ceļojums uz Rumāniju vai uz Itālijas Dolomītiem. Un es izsaucu facilitātoru sapulces laikā, rakstot viņam @facilitator, sagatavo idejas latviski par top 10 aktivitātēm Rumānijā un Itālijas Dolomītos. Tas biznesa use case varētu būt, ka jums ir sapulce, kurā piedalās, nezinu, tur 10, 20, nav svarīgi cik cilvēku, un ka šis te aģents, kas ir piesaistīts sapulcei, viņš jau paralēli var rakstīt, pieņemsim, e-pasta sagataves, jo tas viss ir iespējams. Diemžēl uz šo brīdi nav iespējams vēl pateikt, lai šīs te e-pasta vēstules uzreiz nosūtās tiem cilvēkiem, kuriem jūs tās vēlties adresēt. Jūs varat papildus lūgt izgūt informāciju un sagatavot informāciju par dažādu veidu jautājumiem. Tas sanāk tā, ka jums nav pašiem jāatslēdzās no sapulces, mentāli jāatslēdzās, jo fiziski jūs tur būtu klāt, lai attiecīgi šajā gadījumā aģents, kas ir specializētais aģents, veiktu šīs te, darbības. Un tā ir viens no šiem te facilitātora use case'iem.
Tā kā izmantot šo te opciju, uzsaukt šo te sapulci ir daudz ērtāk, arī izmantojot šo te papildus funkciju. Tad, attiecīgi, ko vēl var darīt? Es tagad aiziešu uz Teams, jo mums jau tā kā arī attiecīgi laiks tuvojās beigām. Paņemšu Teams vidi, un es nezinu, kā tieši jums, es ceru, ka jums jau viss ir kārtībā un viss ir pareizi tā kā sakārtots, bet man nereti ir gadījies redzēt, ka cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādu versiju viņi izmanto, vai nu viņi tā kā cītīgi izmanto tieši šo te Copilot vidi, kas jau viņiem ir pievienota Teams vidē, un tad viņi mazliet ignorē šo te chat vidi, vai tieši otrādi, viņi visu dara chatā, un viņi nezina, ka Copilot var pievienot arī šeit Teams vidē, lai tas būtu maksimāli ērti. Ja mēs esam pievienojuši šo te Copilotu, jūs redzat, ka šeit nav pieejamas daļa no funkcijām, ko mēs redzam tajā Copilot chat vidē. Un tieši tam dēļ, lai tā kā cilvēkiem ir vienmēr piekļuvi pie šīm te visām funkcijām, forši ir, ja chat, jeb šī te desktop aplikācija kļūst par tādu kā standartiņu, kurā mēs darbojamies. Bet, protams, Copilot Teams arī ir forši pievienot. Cita būtiska lieta, mēs runājam par funkcionalitāti Pages. Ir forši, ka mēs zinām, ka Pages ir atrodams pie chatiem, ka attiecīgi mēs varam atrast šajā bibliotēkā, bet tas dzinējs apakšā tām visām Copilot Pages tai jaudai ir aplikācija Loop. Un Loopu var pievienot atkal klikšķinot uz 3 bumbiņām. Mēs ejam uz Loop. Šeit attiecīgi pievienojam, un man jau viņa bija pievienota, jums vajadzētu vēl pievienot šo te, klikšķināt uz pin, un te mēs varam redzēt visas tās mūsu, attiecīgi ne tikai lapas, bet pieņemsim arī tās pašas, recent, vai meeting notes, kas mums attiecīgi būtu pieejams. Tā kā tās ir tās pāris lietas, kas jums ir jāzina. Vēl viena lieta, protams, kas ir interesanti, ka mēs varam pievienot šos te aģentus arī pašām sarunām. Tā kā, kad mēs komunicējam ikdienā ar kolēģiem, te var redzēt, es atkal paņēmu kā piemēru šo te vasaras atvaļinājumu plānošanu. Droši mēs varam likt add agents and bots. Tā ir viena no opcijām, kā mēs varam izmantot Teams vidē šos te aģentus. Un vēl viena lieta, ko es vēlos noteikti jums parādīt, ir, protams, tad, kad mēs plānojam šīs te sapulces. Es varu paņemt šeit, uzklikšķināt uz šo te sapulces veidošanu, un tālāk es klikšķināšu, rakstīšu, ka tā būs pārmaiņu vadības, tur sapulce, workshop prāta vētra. Es varu klikšķināt šo te Alt-I, es varu attiecīgi paprasīt, lai man uzraksta šo te, tā kā sapulces ideju, balstoties gan uz manu šo te iedoto informāciju, uz šo te promptu, vai attiecīgi vienkārši balstoties uz šo te nosaukumu. Te var redzēt, ka atkal ir angliski, ņemot vērā, ka man ir sistēma angliski, es varu teikt uzraksti latviski, ja? Un attiecīgi sistēma to visu pārrakstīs. Tas ir tas, kas šobrīd notiksies. Ja es gribu, es varu pārslēgties ar šo te 1 vai 2 uz priekšu uz atpakaļ, kā jau es teicu, tas darbojās arī Wordā, tas darbojas arī citās vidēs, un attiecīgi vēl tas, kas ir attiecīgi interesanti, es uzrakstīšu keep it, šeit es iesaku noteikti pievienot klāt šo te facilitator, turn on, turn off, tad vēl jūs, protams, varat izmantot šajās te opcijās šo te record and transcription, un kāpēc tas ir interesanti? Jo gadījumā, ja jums kā organizācijas darbiniekam sakrīt, ka dažreiz ir jāpiedalās vairākās sapulcēs. Ja jums atnāk uzaicinājums, un jūs nevarat tur piedalīties, jūs varat būt kā sapulces sekotājs. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad šī te sapulce tika ierakstīta, ka viņai bija pieejama šī te transkripcija, jūs varēsiet izsekot tam procesam, kas tur attiecīgi šajā te sapulcē notikās. Un attiecīgi mēs pievienam šo te facilitatoru, mēs ieliekam šo te record and transcribe automatically, mēs varam definēt, kādā valodā pamatā tur cilvēki runās,
nu, un attiecīgi palaist šo te visu dzīvē. Es atmetīšu šo te visu rediģēšanu, es parādīšu attiecīgi vēl vienu citu lietu. Aizejam uz šo te iepriekšējo tikšanos, redz, kur piemēram. Šeit bija šī te tikšanās, kas tika organizēta. Mēs varam vienmēr atgriezties arī caur šo te savu kalendāru, tad, kad, ja mēs tur bijām uzaicināti, netikām, bet saruna tika ierakstīta, paskatīties, kas tad tur īsti notikās. Attiecīgi mēs varam pat uztaisīt audio recap. Nu, šis te audio apkopojums, par ko tur tika lēmts, tas būs īs apkopojums, tur, man liekas, 3 līdz 5 minūtes, bet tas ir veids, kā mēs īsā veidā varam saprast, kas tur īsti notikās. Tā ir viena no tām lietām. Un ja jūs netiekat uz šo sapulci, tad tie cilvēki, ja jūs uzklišināsiet, ka jūs gribat piesakot sapulcē, viņi saņems automātisku paziņojumu, ka vajadzētu šo te sarunu ierakstīt. Ņemot vērā, ka mēs arī paši darbojamies šeit šobrīd ar Teams vidi, nu, es nevarēšu nodemonstrēt šo visu funkcionalitāti, bet to ir jāpatur prātā. Un Teams vidē ir patiesībā Copilotam vairākas opcijas. Viens ir Copilot, kas ir šeit, tas ir tāds vispārējais, jeb tāds tā kā kopējais. Jūs varētu arī pamanīt, ka Copilots ir pieejams šeit. Tas ir tas, kurš tā kā mēģina noķert, kur tu esi tā kā pieminēts, tā kā tas strādā vairāk ar Teams aktivitātēm. Un vēl viens Copilot ir pieejams arī šeit. Un ja es aiziešu uz šo te Copilot, es varu paņemt, pieņemsim, izvēlēšos pats sevi šeit un uzklišināšu Copilot. Tas ir Copilots, kas ir attiecīgi izmantojams tajā brīdī, kad jūs esat bijuši daļa no šīs te grupas sarunas vai tam līdzīgi, un jūs nevēlaties, pieņemsim, iet cauri tām visām sarunām, lasīt visu no nulītes. Jūs varat, protams, palūgt šim te Copilotam, lai šis te viss tiek apkopots. Tādējādi jūs varat ietaupīt savu laiku ikdienā. Un vēl viena Copilot funkcija, ko jūs varat izmantot tieši Teams vidē, ir sekojoša. Es pabīdīšu šo malā, paņemšu, tūlīt tās iekopēšu arī vienu uzvedni. Šeit pieņemsim, iedomājieties, ka ir sarakste, un man te ir rakstīts aģents vai cats uzdevums atkārtojas, tur ir ar kļūdām viss kaut kas sarakstīts. Tas, ko es varu izdarīt, es sazinos ar kolēģiem, un man attiecīgi, sanāk uzrakstīt, kā man sanāk uzrakstīt, bet tas, ko var izdarīt, attiecīgi šeit, es varu klikšķināt uz šo te zīmolīti, un attiecīgi šīs te Copilot dod man iespēju pārrakstīt šo te saturu labākā valodā. Un attiecīgi tad es varu ņemt un šo te visu nosūtīt. Tā kā tās ir arī lietas, kā vēl Copilot šeit ir pieejams. Un te ir arī attiecīgi var vienkārši uztaisīt proofread, var rewrite uztaisīt, vai arī pielāgot šo te visu saturu. Bet tāds kopsaucējs ir, ka Copilot ir ļoti daudz jaudas, un līdzīgi kā varbūt tās daļa no jums, es sākotnēji biju arī tāds skeptiskāks, bet šobrīd ņemot vērā, kā tas viss strādā kopā, cik daudz tās visas loģikas tur ir tā kā pamatā, tur nav pamata patiesībā nelietot. Vai tā ir pilnā versija, nepilnā versija, tas ir cits jautājums, jo katra organizācija lemj, ko viņi var atļauties, ko nevar, bet tas, ka tur var izmantot arī šo te nepilno versiju, lai paveiktu fantastiskas lietas, tas ir viennozīmīgi. Tā kā droši turpināt eksperimentēt, turpināt pētīt, un atcerieties, ka arī šeit, šajā te versijā, ir šī te opcija kā izveide, kuru mēs šodien vispār neapskatījām, bet šeit ir nenormāli daudz foršas lietas, sākot ar dažādu anketu veidošanu, sākot ar to, ka jūs arī varat veidot dažādu veidu attēlus, ir pat iespēja veidot tur plakātus un pat ielādēt uzņēmumu šo te visu, kas tā, kā latviski pareizi skaitās, grūti tagad zīmolveidnes, respektīvi, kā arī tur var veidot šīs te visas lietas, un tas arī ir daļa no Copilota ekosistēmas. Tā kā no manas puses liels paldies ikvienam, tā kā, ja es varu vēl kaut kā palīdzēt, droši varat arī mani sazināties individuāli, tā kā, lai jauka pēcpusdiena, un tad jau tiekamies kaut kad, kaut kur. Tā!